šodien mans ciemos ir Santa. Es varbūt izstāstīšu tādu priekšvēsturi, vai pēc nolasīšu Santas komentāru, jo Santa es satieku pirmo reizi dzīvē, mēs neesam tikušās, mēs neesam pazīstamas, bet tad, kad es palaidu šo savu podcastu Sansos un Kristīna Keila, tad Santa bija viena no pirmajām, kas iekomentēja. Un man gribas nolasīt vienkārši to komentāru, kāds tad bija. Tātad, saprotu, ka visiem gribas dzirdēt, kā lai izdodas tikt pār Sansolim, bet svarīgi runāt arī par to, ka var neizdodas, un arī tas var būt labi, ka šķirties nav nekāds grēks, ka nevienmēr vajag kāpt sev pāri, ja ir grūti, ka reizēm tieši pateicoties tam Sansolim var nonākt līdz atbildēm, ka šis stāsts ir beidzies, tikai paši sev negribējām to atzīt. Jā, vēlos arī šādus stāstus vairāk dzirdēt, lai tiem, kas varbūt ir uz tās robežas, ka grib šķirties, bet neuzdrošinās, jo visi saka, bet mēģiniet tak vēl, gan jau izdosies. Nē, vienmēr neizdodas, un vienmēr nevajag, lai izdodas. Un tad es atbildēju Santai, tad mēs sākām sarakstīt, es uzrakstīju, ka varbūt viņa grib padalīties ar savu stāstu, jo man arī interesē dažādas pieredzes un dažādi iznākumi šādām te attiecību kaut kādiem krīzēm un grūtībām. Un jā, tā Santa sēž te. Un es ļoti labprāt dzirdēšu tavu stāstu, visdrīzāk uzdošu arī kaut kādus savus jautājumus, kas un kā man interesē. Un jā, varbūt tad sākumā tu mazliet iepazīstini ar sevi, pastāsti, ko tu dari, kas tu esi, tik daudz, cik tu gribi, un varbūt arī mazliet par to, ko tu te rakstīji tajā komentārā, ja, kad gribās dzirdēt tos stāstus, kas varbūt ir bišķi savādāk. Es tieši, tad, kad braucu uz šeieni, protams, pārcelēs prātā visu, par ko gribētu, varētu parunāt. Un tad tieši iedomājos, ka toreiz, man jau tas viss tā situācija sākās pirms ļoti daudziem gadiem, 13. Bet tieši šodienā, pirms 10 gadiem, es oficiāli šķīru savu laulību, braucu un tieši domāju, cik zīmīgi, un tad es domāju par to, kas man toreiz pietrūka. Un tad man toreiz pietrūka šādu stāstu, pieredzes, sajūtu, tā vispārīgi. Iespējams, ka kaut kur bija, man liekas, tad vēl tā nerunāju un tik daudz par to nerakstīju, un tagad ir tāds, ka tiešām sāk vairāk vispār par kaut kādām problēmu situācijām runāt un visādām tādām lietām. Un tad, jā, tas, man laikam, ir tas, ko man gribētos ar šo, kāpēc arī tev uzrakstīju, un es esmu arī pirms tam teikusi, tad, kad es esmu kaut kur dalījusies, cik man jāpēc, kāpēc es par to runāju, tieši tā iemesla pēc, ka es, ja kaut vienai sievietē vai vīrietim, vai pārim vienalga kopā, tas kaut kādā veidā palīdzētu saprast, ka viņi nav vientiesoties, un ka tas ir īstenībā normāli, ka mēs tā jūtamies, kā mēs jūtamies, vai ka mēs domājam par kaut vai šķiršanos un tā. Ja kaut vienam tas palīdzētu, tad jau, man liekas, tas tā justos tā kā forši es izdarījis, tā kā savu. Jā, par mani, par sevi, par mani. Es esmu skolotāja. Jā, pirmkārt, es mamma. Jā. Es esmu mamma 2 pusauģiem, dēlam un meitai. Šobrīd eju cauri, kā jau daudz pusauģu mammas kārtīgām krīzes posmam no visām pusēm. Tā kā man ir gan dēls, gan meita, tad es pēc pilnas komplektācijas izbaudu. Tas ir tās galvenais uzdevums arī, ko es mēģinu šobrīd sev atgādināt, tad, kad ir tīpaši aizraujos ar kaut kādiem citiem darbiem. Tad jā, tad skolotājās, bet tā tad mamma vēl daudziem bērniem ikdienā. Jā. Tā, es ko daudz tur dzīvoju, mācos, kas man ir svarīgi arī caur šiem stāstiem, kas notiek tā kā tajā personīgajā dzīvē, saprast, kāpēc tā notiek, un tad mēģināt izanalizēt. Un man ir svarīgi visu laiku tā virzīšanās uz priekšu. Iespējams, pēc arī es esmu skolotāja, man arī patīk tos bērnus un jauniešus tā kā motivēt un aicināt nestāvēt uz vietas un darīt, un ja kaut kas nesanāk, mēģināt vēlreiz, un kaut kā tā es arī pati tā. Tā, cilvēks, domāju, priecīgs cilvēks pa dzīvi. Jā. Jā, un arī to, ka tu teici par šķiršanos, man liekas, ka šķiršanās tieši tikpat reālā opcija kā palikšana kopā. Arī pēc statistikas mēs to redzam. Jā. Kad viņas nav tā, ka tas būtu kaut kāds viens ir vairāk, jo plus mīnus tas ir 50, 50 tā 2 pilnīgi. Es gan atceros, ka toreiz bijušais vīrs teica,
šķiras 75% cilvēku. Viņam bija cits tāds. Tad es domāju, ka tas ir svarīgi tajā brīdī, vai ne? No kuras puses mēs katrs skatāmies. Es skatījos no tās puses, ka man viens apkārt nešķiet. Bet pirms 13 gadiem tu izšķīries? Nē, oficiāli mēs izšķīries. Pirms 13 gadiem sākās tā. Matemātika nesīja. Pirms 13 gadiem sākās, teiksim tā, šis mans, es arī uz šeit braucu un domāju, šis mans kaut kāds karmiskais vai attiecību karmiskais vai kāds tas cikls tā var teikt, ja, 2012. gada septembrī. Un tad jau tas viss tādus apgrieziens uzņēma, bet tur viss kaut kas notika, jā, protams, kamēr tu saprati, kur tas nonācis un kāpēc, oficiāli izšķīra laulību pirms 10 gadiem. Tā kā tā sanāk. Jo, tos 3 gadus, es tā baigi, es teiktu, cīnījos. Par attiecībām, par laulību, par statusu savu. Es biju pilnīgi citās sajūtas, bet loģiski, kurš man neviens jau nemācīja grāmatas, jo mēs par to nelasām. Mēs izlasām tikai pasakās, kā viņi satieks un dzīvo ilgi laimīgi. Tad neviens ne to posmu ir izlaiduši. Kā viņi tika līdz ilgi laimīgi, jā. Tas pietrūka, un līdz ar to tad jau es turpat kā mācēju un varēju, jā. Tā kā tur tādi ciklu posmi. Tas ir arī tas, ko es šodien, braucot šeit, domāju, ka ir mums tādi punkti, kurus mēs atceramies. Jo ir ļoti daudz, ko es jau no tā laika droši vien, ka nevajag. Es pieļauju, ka es esmu izgājis cauri un viss pietiek, jā. Un tad reizēm es tā aizdomāju, nē, laikam viss nebūs, ir tāds, ko izdomāšu tur jau. Tā kā, jā, tāds. Bet okay, tad tu vari padalīties, kā sākās tas jūsu stāsts, cik ilgi jūs bijāt kopā? Īstenībā sākās ļoti strauji, ļoti ātri. Domāju, ka tieši mūsu gadījumā iespējams tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs nonācām, kur nonācām. Ko nozīmē ļoti strauji? Ja tas atšķirsies. Mēs iepazināmies un jau principā pēc 2 mēnešiem, kā toreiz mums bija šais izteicis, mana zobirsta apakšvedī jau bija viņa dzīves vietā. Tā pamazām. Man bija arī ērtāk tajā brīdī, jo es dzīvoju blakus pilsētā, Ciematiņā pagastā. Un man bija arī ērtāk uz darbu izbraukāt, jo tur es strādāju Rīgā. Tā, kaut kā. Mēs nerunājām par to. Mēs vienkārši plūdām. Tas kaut kā automātiski. Jā. Es pēc tam, tad, kad jau gāju cauri visai tai analīzei par mūsu attiecībām un visu to, es pēc tam tieši domāju, ka es laikam vairāk biju tā, kas pieķērās. Jo tas bija posms manā dzīvē, kad es patiesībā gribēju kaut ko, kur savu izveidot, savu ģimeni, savu tādu aliņu un tā. Kaut kādā ziņā viņš man deva to iespēju, un kaut ārstu to iespēju paņēma. Viņš man šķiet nebija tik gatavs, bet viņš kaut kā tā vienkārši rāvās. Jo viņš arī bija tādā, man šķiet, pozīcijā, viņš tikko bija arī no vecāku mājām aizgājis. Un kaut kā tas viss tā sakārtojās. Tas pirmais gads patiesībā arī bija mums tāds. Mēģinājām saprast, kas mēs esam, kur mēs esam, bet tā plūstoši kaut kā viss tā notika. Bet mēs nerunājam tad, kad domāju. Jā. Nav jums tad bija diviem tāds nopietnas attiecības? Man kopdzīve. Man šķiet, ka viņam arī kopdzīve. Jā, kopdzīves viņā. Viņam man šķiet, tur bija tāds, man šķiet, bet bija tās nopietnākas attiecības pirms tā, bet kopdzīve pirmā, tieši kopdzīve tāda, jā, man arī noteikti, jā. Pirms tam tās attiecības bijušas, es jau teiktu, ka es biju vecmeitas vecumā. Pēc kaut kādiem standartiem. Jā, man bija 24. Jā. Mūsdienās tas vairs neskaitās. Nē, tagad jau viss, tas jau skaitās baigāši. Un man šķiet, tas arī viens no dzinuļiem, kāpēc es tām attiecībām ļāvos, jo es ļoti gribēju bērnus un ģimeni. Un, ja pirms tam satiktie vīrieši, neviens manī neizraisīja šādu sajūtu, ka te varētu kaut kas būt, tad te man tā ļoti ātri norezinēja. Kaut kā tas viss tā... Jā. Es nezinu. Tas, ka viņš vienkārši, es nezinu. Jā. Man uzrunāja, protams, vizuāli un
gudrs un tā. Es domāju, ka kaut kas tādu uzticam, ka tu vari paļaut. Es domāju, ja tu saki, ka tu gribēji bērnus, ka tu uzreiz kaut kā to redzēji. Nē. Tas ir tas, jā, par šo, kad es ar bērniem runāju, pamatā ar meitu, viņi vairāk uzdod jautājumus par visām šīm attiecībām, manām un viņas tēti. Dēls tur tā pagaidām neprašņā, bet es esmu teikusi bērniem, ka principā kaut kādā ziņā man šķiet, ka viņi arī ir tie, kas mūs izvēlējās. Es kādā ziņā tam ticu, ka tie mūsu bērni izvēlas. Jā. Un viens ir, ka viņiem tā tad bija jānāk šajā pasaulē, un otrs, ka patiesībā caur šo pieredzi mums tās attiecības bija jāmācās. Citi mācās un kopā, iziet mums acīm redzot, vajadzēja kaut kā citādāk. Jo vispār es tagad, kad domāju, tā, ka es vienkārši, man kaut kas noklikšķēja un viss, un arī jau tie bērni, es zināju, ka es vēlos, un es par to sāku diezgan ātri runāt. Jo mani tas, lai cik smieklīgi nebūtu, man likās, ka man ir tikšķējas. Man jau tikšķēja 18 gadu vecuma. Un es jau runāt ātri sāku, un viņš sākumā tā kā, vēl nē, un viņš tikai 2 gadus vecāks. Vīrieši pat, jā. Un es tagad saprotu, vīriešiem vispār tas ir citādāk. Un tā kā, labi, tā kā nē, bet es tur tik pa laikam atkal tā. Un tad bija viens moments, kad viņš arī man teica, viņš zini? Jā. Un es saku, ka mūsu attiecībās patiesībā bērni arī bija tas visvienojošākais, kad mēs tiešām abi 100% bijām iekšā, jo mēs ļoti gribējām, mēs jau bijām startā vienojušies, ka mums noteikti, ja Dieviņš būs lēms un sanāks būs 2, kas ir kā minimums, 3 tas varētu būt baigi labi. Par to, ka maza starpība būs to. Mēs vispār bijām par bērniem, izplānojuši, mums sanāca, tā kā mēs bijām izplānojuši savā ziņā. Jā. Tas projekts mums kopā īstenībā. Jā, un tur mēs bijām vienoti un tur viss sanāca. Bet par to visu pārējo domājām, laikam mēs tikai pēc savu. Jā, tā tas ir. Ok, tad piedzim bērnus bija cik ilgi kopā piedzim? Kad puika pieteicās, bišķi vairāk kā gads. Jā. 2 mēs, jo viņš man principā jaunajā gadā tā arī bija, ka viņš man jaungadā teica, labi, vai. Un es jau biju gatava, viss man jau bija. Viss skaidrs, kas jādara, kā jādara, un puika arī ļoti ātri pieteicās februārī. Un novembrī jau mēs nākam, 2009. gada novembrī. Puika, un meita pēc gada un 4 mēnešiem. Meita pati, vai teikt, pieteicās. Bet, tas arī tas nozīmē, jā. Tāda maza tāds intensīvs tas posms. Ja citur tā literatūra saka, tie tā kā 2. Ja ir līdz 2 gadu starpība tiem bērniem, ka tas... Tā arī es sajūtās dzīvoju. Es ļoti daudz ko aizmirstu, kuram uz attiecībā, man liekas, viss jau bija kopā. Kaut specifisks. Jā, un tas bija tāds ļoti, tas tā ātri notika, un tur mēs, man liekas, godīgi mēs vispār savas attiecības tur neizjutām. Tur bija bērni, viņiem darbs, karjera, man mājas dzīve. Es biju ļoti iekšā. Bērnos, vīrā, ģimene. Man patiesībā nebija nekā cita. Bet, ja vīrā tu biji iekšā, tu ir kā... Bet tas vairāk tāda aprūpe. Tu kā pudiens, lai tā māja būtu ok. Tāds... Jā, attiecībās mēs tur, diemžēl, nebijām neviens, ne otrs. Man kaut kā likās ar to manu saprašanu, ka tas veidosies caur bērniem. Tas kaut kā dabis. Un man likās, skaidrs, ka tagad ir vairāk mums viņiem jādod, un tad kaut kad arī mēs. Viņam iespējams vēl citādāk. Tā kaut kā mēs tur ļoti ātri aizdzīvojāmies līdz tam, kas notika. Jo bērni jau bija ļoti maz, kad mūsu attiecībās ienāca tas 3. cilvēks. Un tad jau pēc tam, pēc ilgāka laika, kad es par to domāju, tad arī domāju, ka mēs tas attiecības vispārīgi nebijām izveidojuši tā, to pamatu. Es saku, mēs principā kaut kā plūdām. Katrs par savam, kā bija kaut kādi punkti, kur mēs tā kā vienojāmies, ok, un pārsvarā tas bija sāstās ar bērniem. Bet visā citādi mēs kaut kā... Es atceros, kad bija reizes, kad es
pamanīju kaut kādas, nu, ka šitas kaut kā nesaiet, tur mums kaut kas tur nedarbojas, kaut kas. Bet es savā prātā biju izdomājusi, es ar to tikšu galā. Es biju gatava visu caur sevi nest, nu, tā kā nekas, izdomāsim. Kaut ko es nerunāju, atradīšu risinājumu, izdomāšu, jo, nu, skaidrs. Bet tu vispār, nu, kā personīgi, tu vispār vērst uz risinājumu? Nu, jā, tikai. Es arī bērniem to saku, un arī skolā vienalga, kā ir jāatrod, ir visādi ceļi. Katram savs, bet, protams, tu vari atrast risinājumu, tu saprot, ka nav risinājumu, bet arī tad, kad ir jāizmēģina viss. Jo tas, ko es savas laulības sakarā, vispār šo attiecību sakarā esmu sapratusi, es esmu ļoti priecīga, ka es patiesībā to laiku tam visam veltīju ļoti daudz gadu, jā. Reizēm es arī esmu domājusi, kāpēc būtu ātrāk pielikt uz to punktu, būtu ātrāk sākt, nezinu, kādu jaunu dzīvi, būtu jau tagad nezinu, kur nokļuvusi, bet patiesībā nē, jo ja es būtu vēl nesaprastama, ko un kāpēc, nu, tā kā to stopā, nu, vienalga kaut kādu pagriezienu veikus, tad iespējams, pēc tam tas tāpat vilktos. Jo man liekas, tas jau nebeidz, kamēr mēs neesam atrasti, nu, kaut kādā ziņā. Man ir jautājuši, tagad nē, bet, nu, tie pirmie gadi, jo mums bija tā, mēs izšķīrāmies oficiātajā 15. gadā. Un pēc gada, 16. gada novembrī, ja nemaldos plus mīnus, jā, puika, man liekas, tā dzimšana bija, mēs atkal sagājām kopā. Jo viņš bija, nu, teiksim, tā beidzot noslēdz tās attiecības, jo tomēr saprata, ka tas nav tā, kā iedomājās. Un man likās, ka varbūt šitā ir mūsu iespēja, ja mēs to gadu tiešām bijām tā kā iepauzējuši, jā, tikai bērni un tā. Un mēs uz 3 gadiem atkal atjaunojam attiecības. Protams, vairs nebija tas, nu tā, nebija oficiāli, mēs jau bijām oficiāli šķiršies, bet, nu, bērni kopīgi visu. Un man ir jautājuši, vai es nenožēloju to posmu. Jo mēs atkal pēc tam izšķīrāmies, tā kā 2 reizes. Un es saku, nē, bet tieši tie 3 gadi man, nu, tas, man liekas, bija tāds pēdējais cēliens, tas pēdējais posms, kuru mums vajadzēja, nu, vismaz manā skatījumā. Tieši tad es sapratu, ka šis vairs nebūs tās mums. Ja pirms tam es vēl dzīvoju kaut kādā tādā, ja nu tomēr, varbūt, un tā, bet tas pirmais gads pēc tās pauzes mums bija tāds, es teiktu, pat diezgan labs, varbūt pat viens no labākajiem mūsu attiecību posmā, tieši par attiecībām starp vīrietu un sievieti. Nu, bērni bija pauzes, jā, nu mēs arī sapratām, mēs te kaut ko varētu padarīt, varbūt. Bet pēc tam atkal aizgāja atpakaļ kaut kādā tādā pašā, un ko es sapratu, ka viņš, kā vīrietis, atgriezās pie tās sievietes, ar kuru viņš apprecējās. Bet es vairs nebiju tā sieviete. Par to laiku, kamēr viņš meklēja sevi un tos savas atbildes uz jautājumiem un sevi mēģināja atrast tur tajās otrās attiecībās, tikmēr es ļoti biju mainījusies patiesībā. Un tas, kur mēs sākām rīvēties, bija tieši tas, ka viņš nesaprata. Viņš man arī bieži, kad mums jau sākās tie strīdi tādi lielāki, tad viņš tā arī teica, kas ar tevi noticis, tu esi mainījusies. Un sākumā man tāds, nu nē, tu kā es taču tā pati un viss ir tā. Un tad vienā brīdī es aizdomājos, bet es esmu. Un es arī sapratu, kāpēc. Un loģiski, viņš jau meklē sev, bet es taču nestāvēju uz vietas. Jūs arī gribēju saprast, kāpēc tad es esmu nonākuši šeit un kāpēc mums ir noticis tas, kas noticis. Un tajā momentā es sapratu, ka šis ir tāds beigu sākums. Man vēl gan ārkārtas pusotras gads bija vajadzīgs, lai saņemtu godīgi drosmi, jo, ja pirmajā reizē viņš tā kā bija vainīgais, jā, un tad jau bija iemesls tos papīrus parakstīt, tad šajā reizē iet un teikt, Klau, man šķiet, ka mums tomēr jābūt idejas, ka kāds iemesls, nu tādā... Nu nav tāda acīm redzama iemesla, kāpēc. Kā mums pierast sabiedrībā, nu, bet jums taču viss ir kārtībā, skaisti 2 bērniņi, un viņš ir atnācis atpakaļ. Nesit, nedzēra, nav nekādības. Jā. Un tev apmēram tu meklē tādus attaisnojumus tam, kāpēc tu vēlēs izvēlēties kaut ko. Jā. Un tad
tad mēs patiešām, un tas ir tas, kas man iedeva tādu atbrīvojošu sajūtu, es tiešām biju visu izmēģinājis. Jo tiešām pa tiem gadiem, tur viss, tā terapijas, sarunas, arī zīlnieki un dziednieki un vēl tur mums arī no viņa darba vietas palīdzēja kapelāns tur pieslēdzās un vecāki, visādos, un tad mainījām, kā saka, metodes un viss bija izmēģināts, viss bija izdarīts, un es sapratu, kaut kā ļoti viegli arī atnāca tās atbildes par visu to, kāpēc tas viss tā izvērtās. Un tad bija daudz vienkārši. Man bija viegli, kā viegli. Man bija skaidrs, kāpēc. Viņam nē. Arī es tu jau biji tajā posmā, tu jau biji visu kaut ko izdomājis, un cilvēks vēl kā galības. Tad tas, laikam, grūtākais bija tajā, ka viņš nesaprata. Un tas varbūt, bet tā, es sapratu, ka tas viss. Bet, pirms vispār, tā ideja, protams, par to ilgu un laimīgi, tā mūsos visos dzīvoja. Es domāju, pirms tu vispār tās attiecības sāktu, bija domājis par to, kas būtu, ja gadījumā mans partneris nezinu kā. Jā. Un tavs viedoklis bija vienmēr. Viss čemodāns sakrāmjām uz redzēšanos. Šis arī, vispār visa šī situācija man ir tik daudz, ko manī sagriezusi un iedevusi tādu, arī tādu lielāku izpratni un vispār tādu pieņemšanu pret cilvēku izvēlēm. Jūs arī bija diezgan kategoriski. Es jau visu laiku saku, ka šis man iepliķē tieši tāpēc, jo es arī biju kategoriski pret sānsoļiem, pret cilvēkiem, kuri šos sānsoļus dara, vai kuri pieņem, kāpēc ir jāpiedod un vispār, Un es arī biju izdomājusi, lai gan es tādu rītīgi ģimenes cilvēks un vērtīgs cilvēks, bet šis bija tas, kurš teicu. Es pat ļoti labi atceros, kad es draudzenēm teicu, viņš nekad tā nedarīs. Bet ja viņš tā darītu, tad bez variantiem man vienalga, viss čemodāns sakrāmāts un uz redzēšanos. Patiesība. Tev iemetajā situācijā, es arī tagad daudziem saku, nemētājies ar vārdiem, kur tu nezini. Var jau būt, ka kādam izdodas to noturēt. Nešaubos, bet ļoti bieži, tad, kad mēs nonākam tajā situācijā, tad... un es biju tā, kurai viss sanāca pilnīgi citādā. Bet tu pat esi uzaugusi ģimenē, kurā ir tāds foršs attiecības? Es meloģiski teiktu, ka superforšas ir bijušas. Man arī ļoti interesants stāsts vecākiem attiecību, un es esmu redzējusi gan ļoti mīlošas attiecības, gan arī ļoti destruktīvas. Un es vispār iedalītu to vecāku, kā es uz vecākiem skatījos, tādos 3 posmos, skaidrs, bērnība, kad viss skaisti rozā brilles un prieks. Un arī, vecāki mani ļoti mīlēja un mīlu, un tajā ziņā viss bija, tajā bērnībā vispār perfekti. Tad arī neredzēju varbūt tos melnumiņus. Tad pusauģu gados gan pati mainījos, gan vecāku attiecības ieraudzīju. Un tad arī vecāki, kā saka, kļuva atklātāki savā tajā attiecību stāstā. Bet tad es daudz ko nesapratu, protams, un arī vērtēt citādāk. Tad ir tas 3. posms, kurš ir tagad, tie pēdējie, principā ar savu pieredzi, ka es esmu varējusi, neteikšu attaisnot, bet izprast labāk, kāpēc, Jo tā, es kaut kādā ziņā skatoties tie jau pusauģu vecumā uz vecākiem, es, protams, biju sev pieņēmusi, ka man tā nebūs. Un tāpēc arī es pieļauju, ka es tik ļoti pieķēros tam vīrietim, kuru es satiku un izvēlos par savu bērnu tēvu, jo es biju zinās, es tagad gan uztais, man būs tās foršās. Man būs, tā foršā ģimene, tās foršās attiecības. Es saku, man ģimene forša un paldies Dievam arī vecākiem krīzes brīžiem, kaut kādā ziņā ir mācējuši tā izrotēt cauri, ka arī tur ir bijušas kaut kādā veidā tās attiecības tomēr bijušas ir, ka es neesmu redzējis tādu izteiktu naidu vai apdalīšanos pilnībā vai kā. Bet
Bet tas bija tas, kas mani tā kā dzīvo uz priekšu. Jo tajā laikā vispār skatoties apkārt, man bija ļoti maz tāda. Man nebija tāda parauga attiecību. Man vecvecāki nebija kā piemērs, jo abas vecmāmiņa un omīte bija manu apzinīgu mūžu, kamēr viņas bija dzīves, viņas bija vienas. Vecotājs nepazīstu, viņš agri nomira tēvs, maziņš, bet ops nomira, kad man bija 4 gadi. Man viņš kā tāds tēls palicis tikai, bet man nav skaidrs attiecības. Bet kas man ir iespiedies atmiņā, to es domāju, tas ar kaut kādā ziņā nospēlēja lielu lomu tajā, kāpēc es cīnījos par savu laulību. Mana vecā mamma apprecēja stipri vecāku vīrieti. Principā viņš viņu izvēlējās un tāpēc viņa gāja. Jauna meitene, viņa 8 bērni bija, bet es sapratu, ka viņš ir bijis diezgan riebīgs raksturā, alkoholu mīlējs un bijis tāds, jā, es sapratu, ka laimīgā laulība tur nebija, tikai bērni dzīvi, teiksim tā. Un tad, kad es vienā reizē vecmāmiņu runāju, kur 16, 17 bija, es viņai jautāju. Es atceru, kāpēc tu paliki un tos bērnus darbē? Labi, mans teica viens no pēdējiem, tā kā labi, bet tomēr, jā. Un viņa man teica, zini, meitiņa, ko izvēlējies, ar to jādzīvo. Tāda, man šķiet, tā laika vairāk vai mazāk domāšana, ne standartā. Man liekas, tas kaut kur iespied. Es tā domāju, kaut kur iespied. Jo es atceros, ka tad, kad man bija rīktīgi grūti, rīktīgi smagi, un visi citi teica, šit tev nevajag, ej prom vai negaidi, jūs jau gaidītu arī. Tur, jā, tad man likās, nē, es viņu izvēlējos. Tā tad man ar šito jātiek vēl. Man šis krusts paši jānes. Jā, man šis krusts jānes. Tā, upurēšanas un tā. Un tad es arī domāju, man nebija tāda attiecību piemēra, tāda. Jā, bet kaut kur tu redz ticēji. Es domāju, jo it kā tu redzi realitāte, ka nav jau tās attiecības nekas tāds vēl foršais, bet tu notic, kad... Jā, es ļoti ticēju. Es vispār biju tāda sapņotāja. Ja man bija pagalmā draudzenes, kuras gan zināja, ka viņas nekad neprecēsies, vai viņām nebūs bērni, tad tas pirmais, ko es zinu, man bērni būs noteikti. Lūk, arī. Precēties man nebija obligāti, bet bērni būs... Bet to tad jūs paspējāt vēl pirms bērniem tajā vienā gadā? Ko jūs bijāt kopā? Precēties? Nē, mēs precējāmies vēlāk. Puika bija, tad meita pieteicās. Starp bērniem? Tā kā puika jau bija piedzimis un meita pieteicās. Un arī īstenībā mēs apprecējāmies, sarakstījāmies, ja tā. Tāpēc, ka viņam darbā izveidojas tāda apstākļi, ka viņu vajadzētu, ka bija plāns viņu sūtīt misijā, viņš militārijā jau strādā. Un mēs sapratām, ka man drošāk būtu, ja tas būtu juridiski papīrs sakārtot, jo man viens bērns no sirds, viens uz rokas, un tomēr ilgs laiks, man pusgads tur bija plānots. Un es par šo ilgi domāju, ja tas nebūtu tas gadījums bijis, iespējams, mēs tā arī nebūtu. Jā, ka tur ir kā loģisks pamatārs, bet principā viņš bija tāds... Jo man nevajadzēja, ne man to uzvārdu mainīt, ne. Es saku, man bija bērni, un man tas viss pārējais, man nebija. Es zinu, cilvēkā, jūs mums apprecēsies, un tad, nē, man bija vienalga, man galvenais, ka man ir tie bērni, un tad viss pārējo es izdarīšu. Tik atradīs risinājumu. Un tā kā, jā, un tad mēs sarakstījāmies, un viņš jau neaizbrauc. Un tā kā, droši vien. Ok, bet tu tā it kā garām ejot, tu teici, tad mums attiecības vienās trešais, bet... Vienkārši uz to nenotiek. Kā to uzzināja, kā tas vispār parādīja? Banālākajā veidā, kā man uzzināja. Es atgriezos darbā, meitai bija pusotrs gads. Puika palaida dārziņā, jo es ar abiem nodzīvoju 3 gadus mājās. Kā jau skolā, tad septembris ideāls laiks, lai atgrieztos. Un vīra māte piedāvāja, ka viņa meitu ņems auklēs. Man bija 4 dienas nedēļā tajā laikā uz darbu jābrauc. Ka viņi tās dienas ņems auklēs un, lai es nelaišu dārziņā, kā tik maziņu un tā. Un tas bija 4. septembris, es gatavojos nākamās dienas darbdienai. Principā tikko ieskrējies, es tikko atgriezusies darbā. Es biju nolagosies pēc darba, to es atceros, jā, ka es ar tādu entuziasmu atkal gatavojos tām stundām un viss. Un virtuvēs toreiz, visi jau bija, ka nebija baigi vēls, bet visi bija aizgājuši gulēt,
Un viņš bija uzlicis savu telefonu, darba telefonu, viņam tajā laikā bija 2 telefoni, darba telefons un privātais. Un viņš bija uzlicis viņu lādēties. Un noskanēja vienreiz kaut kas. Ja tā būtu bijusi vienreiz, es noteikti nebūtu neko pievērst uzmanību. Bet tā kā, man liekas, ka 3 reizes noskanēja, man tā doma bija darba telefons. Jo viņš idejas skretās dienestā 24/7, viņu var izsaukt kurā brīdī. Un es domāju, ka ir varbūt svarīgi man paņemt un viņam aiznest. Un tad tas telefons bija tāds, es neatceros kāds tur modelis, bet tas telefons bija tāds, ka tu viņu paņem, kad ieslēdz uzreiz uz ekrānu, redzi to ziņu. Tā. Jo es neesmu cilvēks, kas lasīs otru vēstules, vai es nekad to neesmu. Man mamma to ieaudzināja mums visiem bērniem, man brālis un māsa, ka tieši pusauģos tieši tā, kad gribējās to māsas dienas grāmatā atvērt, vai kā mamma vienmēr to ka nedrīkst pat, ja tev stāv acu priekšā, šis ir kārtnēm, tu nedrīkst, jā, un tas man bija tā ļoti, es ne viņa vēstules kaut kāds, kas nāca uz mani, ja vien viņš nepaprasīja atvērt neko, ne telefonā, man bija pilnīgi vienalga, mums arī nebija tāds pārvalsts, tad vēl tā, tas viss parādījās pēc tam. Un tu ieraugi tur ko? Ļoti tādu nepārprotamu ziņu. Tu zini, kā es vienu dienu domāju par šo, es sapratu, ka tu visticamāk man jautās, un tad es domāju, ir kaut kas, ko es atkal vairs neatceros tik izteikti. Es atceros to ziņu, bet es neatceros, vai mums tā saruna garāka bija tajā pašā vakarā, jo es aizgāju pie viņu, es viņu pamodināju, un man bija stress, es atceros, ka es nesapratu, man likās, tas nenotiek, tur viss gāja cauri tāds, ka tev liekas tiešām, ka tu tā kā sapnī. Es atceros, ka viņu pamodināju, es atceros, ka viņš, protams, principā nosauca man par stulbi, jo, ko tu izdomāji? Ko tu izdomāji, gulēt, vai tu esi pārgurus, vai vēl kaut ko, tā kā mēģinās caur šo man tā. Bet es neatceros, vai tajā vai nākamajā, bet, principā tur uzreiz, tur jau viss kā sāka, tas, kā saka, lavīna vēlties, tad viņš sākumā atzina, ka ir šis romāns, bet tā kā nosauca viņu par tādu mirkļu vājību. Pēc tam jau tur aizgāja, labi, ka tur ir 2 nedēļas, bet tas nav kas nopietns, tā, ka tur arī nav kāds tiesiskais kontakts bijis. Pēc tam es pat neatceros. Es man liekas, es jau neko nesapratu. Es tagad varētu uzdot tādus specifiskus jautājumus, es zinātu, ko prasīt, jā. Bet tad jau es vienkārši ļāvos tā brīža sajūtām, kaut gan jau, ka histērija, neteikšu tāda histērija, lai gan es nezinu, varbūt arī bija histērija. Bet to, ko es sapratu, ka man jāprast, to es prasīju. Beigās jau aizgāja līdz tam, ka tas bija pusgads, un viņš principā vienu kāju jau dzīvoja. Jā, jo viņam tās darbs, viņš varēja atļauties nebūt mājās. Es vispār uzticējos, man nebija vispār nekāda... Nebija tā, ka tev būtu bijuši kaut kāds aizdoms, un būtu ienācis prātā. Jo citreiz, zini kā, ir jau parasti šajos jautājumus visi iedalās ļoti tādās polaritātēs, un tad ir cilvēki, kas saka, ka viņi netic, ka otrs nejūt, ka vienkārši otrs izvēlās. Jā, tā kā neredzēt. Es piekrītu. Jā. Jo es arī par to pusgadu bija kaut kādas 2 vai 3 situācijas, kad, es nelaidu klāt savu to domu, ka tas stāsts par krāpšanu, bet es bišķi aizdomājos, kaut kas nav. Viņš pirmkārt mainījās ļoti, sāka par sevi ļoti rūpēties, pastiprināti, un kaut kas vēl bija, un es atceros, ka es pat uzdevu jautājumu, bet es tā smejoties, Kas vispār? Tas ir jocīgi, tā kā. Un tad man bija sapnis, arī lieta, ko es kādreiz neticēju, ka tā var būt, bet šīs situācijas sapratu, varbūt, ka tomēr ir reizēm kaut kas, ka mums ir jānotic, jā. Es murgsni sapnis, es vienu nakti murgoju, ka es esmu ūdenī līdz viduklim. Un tāda milzīga čūska, tā kā ir tā filma Jennifer Lopez, kad Anaconda. Jā, kaut kas tāds, jā. Un ka viņa man tinas riņķī, tinas, un tad viņa tā kā mēģina man iekost kaklā, bet es paspēju viņu saķert ar savu mazo rociņu un aizmest. Bet es tajā momentā, kad es viņu aizmetu, es pielicu gustā sēdus. Tiešām, man liekas, šī tāda viena no 2 reizēm, kad tik ļoti esmu izgājis tam sapnim cauri tā, ka pēc tam, un es
visi tādi nosvīdus un nesaprot un sāku raudāt no tā stresa. Un arī vīrs pamodās un kas un ko, un viņam stāst, tas tikai murgs augs, viss kārtībā. Tad viņš jau bija... Jā. Pēc tam jau, protams, es to saku. Kad sadūku kopā, tad es vienkārši domāju, ka kaut kas tādi, skaidrs, ka tu tajā brīdī nedomā par kaut kādu sapņu tulkoju, tādu tur vēl pie tam, ka tas kaut ko varētu nozīmēt. Bet jā, bija pēc tam jau es arī tā paskatoties atpakaļ, bija kaut kādas lietas, bet ja mēs... bet arī nevajag dzīvot. Es arī esmu teikusi cilvēkiem, nevajag arī dzīvot visu laiku ar domu. Nē, tad var jau būt, kad ir labi, ka mēs... Tad, kad pienāk tas brīdis, galvenais, tad, kad pienāk, tad gan nevajag mēģināt tā, ka tu pa visām varītēm. Nē. It īpaši tas kļūst ar vienā cīm redzamāk un izteiktāk. Tā. Jo... Jā, bet tad viņam bija tā, ka reāli paralēlas attiecības, ja nebija tāda gadījuma pasākuma, tur bija reāli attiecības ar cilvēku. Kā es sapratu? Es nezinu, viņš pats sapratu, ko viņš dara. Mums tā īsti... Mēs esam runājuši, mēs esam mēģinājuši risināt. Es domāju, ka tu teici arī, ka jūs gājāt pāri. Jā, mums tur bija ļoti īsts moments, idejas, ka mēs sākām bērnu dēļ, bet viņš īsti nebija atvērts tādam posmam. Viņš it kā kaut kam, jā, labi, izdarām, bet vairāk tādu ķeksīšu pēc, jā. Tāpēc, lai pats saprastu, kas kā. Jā, viņš vairāk caur to. Vai nu es nezinu, vai nu man nevajag zināt. Bet kā tu sev to izskaidroji? To, kāpēc tā notika? Viens ir, ka es biju vairāk tikai mamma, arī viņam. Viņam ļoti forša mamma, brīnišķīga, un es kaut kādā ziņā pārņēmu viņas funkcijas, jo viņam ar savu ģimeni tā rūpēsies, ka visiem viss ir un tā. Un es kaut kādā ziņā turpināju. Es nezinu, kāpēc es biju iedomājusies. Kaut kāds modelis jau arī bija ģimenē. Ka tātad mans uzdevums ir būt mājās, gatavot ēst, bērnu saucināt. Jo bērni pilnībā bijuši ir uz mani. Gan tajā laikā, gan tagad jau tas citādāk, bet arī. Un es to arī tā pieņēmu. Un es saku, mēs jau nerunājām, ko mēs gribam. Es tagad domāju, Jēziņ, cik daudz cilvēkiem vajag patiesībā runāt par to, ko mēs vēlamies, kā mēs vēlamies, kas man patīk, kas tev, kas tev, mums vispār nebija tādu sarunu. Un arī tad, kad es mēģināju caur to, tā kā atgriezt viņu atpakaļ pie sevis, tad jā, kaut kur kaut kas pavirzījās, bet es saku, jābūt ar diviem, lai notiktu. Te man ir jāsaka, tā kā es to esmu sapratusi, ko man ir laikam grūti pateikt bērniem vēl skaļi, kaut kad jau varbūt viņi noklausīsies. Un kaut kad es arī pateikšu, tāpēc, ka es bērniem neko, mēs runājam, es stāstu visu. Ir bijuši jautājumi, kurus esmu viņiem teikusi, šis jums diemžēl jājautā tētim, bet tur, ko es varēju, to es esmu atbildējis, tīpaši par savām sajūtām. Daudz, ko es redzu, ka viņi paši redz un saprot, jau tas vecums, un tas man priecē arī, izdara savu secēnu. Bet, es domāju, viņš man nemīlēja tā. Kā es domāju, ka viņam tas vairāk bija tāds, es saku, viņš plūda bija labi tajā brīdī, vēl tas bērni, es domāju, viņš tiešām redzēja manī to mammu bērniem, kāpēc ne, jo es domāju, tas ļoti labi, ka viņam nolasījās, kas varētu būt laba mamma viņa bērniem. Bet... kā sievieti. Jā, un zini, caur ko es to sapratu? Caur to, kā es redzēju, kā viņš pret otru sievieti attiecas. Un zini, tā sāp. Jā, bet tagad es domāju, labi, ka tā. Jo, ja es būtu joprojām dzīvojusi tādā kaut kādā... ja viņš nebūtu... Labi, pat ja viņš būtu izdarījis to, bet mēs būtu turpinājuši dzīvot, neskatoties to, vai mums jūtamies labi vai ne, bet vienkārši, jo viņš būtu dzīvojis. Es domāju, viņš būtu dzīvojis. Viņa otrajā reize, ka jūs varētu kopā, tu nebūtu to pateikusi, Jā, jo viņš tādā ziņā diezgan pieņemoši uz daudz ko.
tāds minimums, ka kaut kādā ziņā man šķiet, Viņš pieauga. bērni, tas arī, protams, viņam svarīgi būt bērniem blakus. Bet tad, kad es sapratu caur to, kā viņš pret to otru sievieti attiecas un ko es redzēju, ko viņš viņai sniedz un dod, un kā es redzēju, kā viņš mainās tās sievietes dēļ, tad man nācās sev, tas jau nebija uzreiz, protams, es jau tur arī visādos veidos centos šo apiet un nokt malā, un šis, es to parādīšu, šis pierādīšu, jo sākumā jau es vispār, man bija tāds spīts ieslēdzās. Es jums parādīšu, un nebūs, un tas ir mazvīrs, un tur, es izgāju, man liekas, visiem etapiem cauri. Es laulības jādzen ilgi, viņš dzīvoja jau tur, es neņēmu laulības jādzenos, domāju, nebūs. Un mēs tai sievietē arī parādīšu, kura te ir tā galvā. Tā, it kā viens pēc liekas muļķīgi un ārprāts un trakti, mums cilvēks. Ir jāaiziet cauri. Mēs jau neviens tur neko nespratām. Neviens no tiem 3 cilvēkiem īstenībā neko nesprat. Es, protams, nezinu tur visu to stāstu par to otru sievieti, un tur ir kaut kāds lietas, ko es arī joprojām varbūt nezinu par savu bijušo vīru, jo viņš nekad nav bijis tāds, kas ļoti atklājas un tā. Lai gan mēs vistuvākie, tādā emocionālā ziņā kļuvām tieši laikā, kad viņš dzīvoja tajās attiecībās. Jā, jo tad mums bija viss atklātākās sarunas. Jā. Tas arī likās man interesanti. Tur es viņam teicu, ejāt pakaļ pie tās savas sievietes un mēģini tās attiecības veidot tādas, kāds nesnāc mums. Jo viņam gribēs parunāties, viņš, kas ir tuvākais, vai ne? Tā. Kaut kur zin kā, tad, kad tu saki, tu viņam bija tā kā mammas tev, vismaz varbūt iespējams turpināt to mammas funkciju. Man vispār neizglābšu sevi, izglābšu viņu, izglābšu vēl kaut tāda. Vismaz kaut kas labs no šiem. Jā. Bet tā, es domāju, jo man bija ļoti liela mīlestība. Atkal, tā kā es sapratu, kas ir mīlestība. Tagad es arī bišķi citādāk to definēju, sapratu, ka tur vēl cik kaut ko var palikt apakšā, un es arī citādāk skatos mazlietiņi. Bet, jā. To bija vairāk, jo... Noteikti, jā, noteikti. Un es nezinu, vai viņš vispār varēja definēt, ko viņš grib un kas viņa izpratnē ir mīlestība. Bet tādā sajūtu ziņā acīm redzot, tur viņš dabūja to, ko viņš gribēja. Tā kā... Un kaut kur jau, iespējams, arī tajā, ka tu viņu tā kā atbalstīja, mēģināja atbalstīties jaunās attiecībās. Kaut kur jau tā arī būt mīlestība, vai cik varbūt tas absurdi liekas, bet kā loģiski, ja es to cilvēku mīlu, man kaut kur gribās, lai viņam ir labi, pat ja tas nav tā kā kopā ar mani. Un kad iespējams, ka tur arī... Tas ir tas, par, ko es tā kā joprojām uzskatu, ka tas tā darbojas. Es īstenībā tieši tā arī toreiz teicu, tad, kad man citi apkārt jautāja kaut ko par tām manām izvēlēm, vai ko es kā esmu pieņēmusi vai daru. Es tā arī teicu, tas, ka es viņu palaižu, ir tāpēc, ka es mīlu, jo man jau ir svarīgi, lai tas otrs cilvēks ir laimīgs. Ja viņš nevar būt laimīgs, man kāda jēga no tās turēšanas. Jo es, protams, es ļoti ilgi mēģināju to darīt, bet es arī redzēju, ko tas nodara mums abiem patiesībā. Un es atceru, viņš staigāja ļoti. Un es domāju, ka viņš tieši tāpēc staigāja, ka abās pusēs mēs vilkām. Un, ja cilvēks īsti pats nezina ko, jo es pieļauju, ka viņam arī bija vajadzīgs laiks, kur viņš varētu tā kā bez viss, bet mēs tur šūpinājām viņu un raustījām. Un, ja viņš pats nezina, ko viņš grib, tad viņš iet tur, kur tajā brīdī ir labāk. Bet labi visu laikā mēs zinām nav, vai ne? Un kā paliek slikti, viņam, man liekas, tas tā smuki, viņš upoja. Jā, un tagad man teiks, ka tad ej tur, jo mēs jau gan stumām prom, gan vilkām atpakaļ. Jā, tā kā... Bet tāpēc, ka tu saki, ka tu nonāc pie tā secinājuma, ka viņš visdrīzāk viņam nebija tik spēcīgi jūt pret tevi. Un tas arī noteikti ir laika, jo kamēr viņš tur staigā, tad par to nedomāju. Es nezinu, vai es nedomāju. Es
Es domāju, vajag ļoti par, es domāju caur to caur, kā es viņu mīlu. Un man liekas, ja es mīlu, kā tu vispār vari šā rīkoties? Man tā vairāk. Es caur to, par to, kā viņš jūtas patiesībā, es ar kādu brīdi biju aizmirsusi. Jo es ļoti labi atceros to vienu momentu, kad es vispār biju tādā patīkamā upuru pozīcijā. Jo apkārt visi, kas zināja, žēloja mani. Visi atbalstīja mani, tā skaitā viņa ģimene. Viņš principā bija palicis viens. Pat viņa draugi kaut kādā brīdī tā kā pie manis vērsās ar piedāvājumiem palīdzēt, atbalstīt. Ne, tādā ziņā es tiešām sajūtu ļoti lielu tādu, man izvilka, tas, ka man ir bērni un mani draugi un ģimene. Jo, ja es būtu viena... vai viņi pieņems nosautos? Jā. Un es vienā brīdī pat ļoti labi jūtos tajā. Un savu vainu, kā vainu, nav jau it kā neviens vainīgs, tātad kaut ko mēs neizdarījām. Kaut kāds līdz kā mēs līdz tam es vispār arī neredzēju un nejūtu. Līdz ar to es par tādu, vai viņš mīl, vai es, ne, es mīlu, es esmu izveidojis šo ģimeni, mums ir ģimene, kas tagad, ko tu te tagad, tad nereku ir tev viss forši. Un tad vienā brīdī es iekritu tajā, ka es esmu slikta, nederīga, tā dara kaut ko labāk, garšīgāk ar to reizi, vispārējais. Tā kā es jau tur ļoti mētējos tajā, bet vai es domāju par viņa, to, kā viņš jūtas, vai viņš tur mīl, nemīl kaut ko varētu. Es saku, man tas pirmais klikšķis notika vispār domājot par tām jūtām, tad, kad es sapratu, kā viņš attiec pret otru sievieti. Jo, diemžēl, ar ko es nelapojos, bet kam es izgāju cauri, un varbūt labi, ka tā, tas bija vienīgais brīdis dzīvē, kad es visu, ko varēju, meklēju, lasīju. Bet tu nelapojies, jo? Man liekas, ka tas nav forši. Man jau tas nevar labi justies. Bet jo es gribētu, ka es varu uzticēties cilvēkam. Tā kā viņa. Ok, es domāju, tu saki, tu meklē lasīt literatūru. Nē. Tieši visu saistībā, jā. Viņš gan arī baigi, viņš it kā centās slēpt, bet... Jo tie periodi, kad viņš atnāca atpakaļ jau, es jau nevienu brīdī nejūtos droši. Un, diemžēl, katru reizi apstiprinās, ka man ir taisnība, jo viņš jau nevarēja arī īsti aiziet no turienes, un tad tas viss, jā. Bet te pārējie uzzinājumus kaut kā atliecāt? Es jau domāju, kā tad tur viss tā, jo ir jau ļoti bieži, ka cilvēks pārslēp. Jā, to es arī esmu piefiksējusi, cik es kaut kur apkārt, kad par šo runā un skatos. Nē, ļoti ātri, es neatceros kā, bet ļoti ātri pateicā. Jo viņa vecāki ļoti ātri iesaistījās. Mamma bija tā, kas centās caur viņa darba vietu risināt. Tu kā mēģināji palīdzēt kaut kā tās attiecības. Jā, un tie draugi viss, jā, tie, kas bija mūsu kopā, jā, tad diezgan ātri, es tā neatceros, kā mēs to stādījām. Es atceros to sajūtu, ka man bija kauns, to gan es atceros. Bet par ko? Par to, ka ar mani tā ir noticis, ka es neesmu varējusi to savu ģimeni un vīru noturēt. Es saku, man tur ļoti dažādas emocijas, gan viss ir slikti, ka viņš ir pie visa vainīgs, gan ka es kaut ko neesmu izdarījuši pareizi, bet man bija kauns no tā, ka es esmu piekrāpta, arī vai ne? Jo tā nekādīgi nepiedalās tajā izvēlē. Un tad, kad viņš aizgāja, ka es tagad būšu tā, un es būšu šķirta, man bija jāšķiras, un es būšu šķirtene. Jā. Kad arī aiziet kāpēc otrs. Kur jūs domājat, ka to bieži vien ir kauns, jo kaut kā liekas, ka es tiešām esmu kaut ko tad, slikti nekā tā. Jā. Tā, es saku tur visām iespējamām emocijām mums izveicāvu. Bet man arī nebija. Tagad es, piemēram, es tagad saprotu, kur var meklēt kaut kādu palīdzību, atbalstu, galvā, ko var lasīt kaut ko un tā. Tad man vispār nekā nebija. Man arī nebija tāds pieredzes apkārt. Man liekas, ka man vienīgo tā kaut kur draugos? Krāpšanas? Nē. Jo tā ir pastāstās. Diezgan tad, kad es iegāju pēc šķiršanās Tinderī, un
kad es ieraudzīju daudz pazīstamu seju. Kur it kā ir attiecībā. Tad gan es sāku saprast to patieso situāciju, bet tajā brīdī nē. Manā burbulī tā vispār nebija. Vismaz tas, ko es zināju, nebija. Jā. Līdz ar to es tāds, atklājies bija šajā viņā mūsu tajā visā bariņā. Jā. Bet tas, kas tev tajā brīdī palīdzēja, bija tas, ka tev bija atbalsts? Jā, ļoti. Un kaut kādu tādu tavu apņemšanās, nezinu, ka kaut kā es šo tiek galā arī pat šajā situācijā. Ne tāpēc, ka es saglābšu tās attiecības, bet vispār kaut kādu izdarījus atradīju. Zini, kā pirmkārt mani noturēja mani bērni. Es sapratu, ka man ir jādara viss, lai viņiem šis mazāk viņus kaut kā ietekmētu. Es sapratu, ka ir lietas, ko es nevaru izdarīt mainīt, bet es esmu principā vienīgā, jo tajā brīdī es paliku. Viņš aizgāja, bija viens brīdis arī, kad viņš īsti bērniem nebija. Viņš tik ļoti bija tajās attiecībās iekšā, otrās, ka tur viņam aizmirsās, ka viņam ir arī cita loma. Un es sapratu, ka man ir jātiek galā ar šo situāciju, bet pirmais jādomā par tiem diviem mazajiem. Spīdz. Es saku, jo man jau tur pārslēdzās. Tad man bija, ka viss labi, es palaidīšu, vai nē, es dabūšu atpakaļ. Tad, kad es dabūju atpakaļ, tad es noturēšu. Tad, kad atkal aizgāju, tad labi. Pēc tam atkal nē, es atkal dabūšu, tā, kamēr. Viņš ir šausmīgi daudz resursu. Ļoti. Es septembrī uzzināju, tur jau tas viss vispār tādā, tas tāda migla, pat daudz ko varbūt neatceros, bet es nevienu dienu nekavēju darbu. Man principā tas, jo viņš aizgāja, tur, man liekas, nedēļas laikā, jo viņš jau izrādījās, es saku ar vienu kāju, jo tur dzīvoju. Es braucu uz darbu, bērni tātad, tātad darbs, no rīta bērndārs, darbs, vakarā mājās, bērni, pabarot vakariņas, bērns nolika gulēt, un tad visa nakts bija mana, lai varētu raudāt un žēlocēt. Un šitā visu laiku. Un novembrī jau bija minus 20 kg. Un es atceros, ka man direktora darbā paaicināja pie sevis, tas bija jau, tad jau pat mazāk, jo tas bija pirms skolām brīvlaika. Un viņa saka, ka viņa gribētu saprast, kas notiek, jo viņa redz, ka es pazūdu kaut kur viņiem. Un tad viņa man, principā, ar rīkojumu lika to brīvlaiku būt mājās. Un tad es atceros, ka es aizbraucu pie tēta, laikam gan jau, ka vīri vecāki paņēma bērnus, un tā, bet tad es atkal, tur kaut kāds 3 dienas es padzīvoju, es pat neatceros, vai man tas kaut ko deva. Man jau vismaz tādās. Višķis būtu absolūti no tiem bērnu. Bet tad es atkal gāju atpakaļ tajā ritenī, bet tas atbalsts, kas bija no apkārtējiem, tas man bija, es tagad, kad paskatos atpazināju, aleluja, jo es saprotu tik vienu cilvēku, vienalga sievieti, vīrietis, kurš paliek viens un viņam nav kur. Vai tur pat varētu būt, kad mēs nezinu, tā otra cilvēka ģimene var teikt pat mājīgi kaut ko, ka tev vēl uzliek papildus. Man vīrmāte brauc ar vīrtēvu pie manis, un vīrmāte sēdēja un blakus, kamēr es zupiņu pārdu, jo viņi neticēja, ka es ēdu, skaidrs. Man draudzenes visas kopā saorganizēja, ka manus bērnus paņem, un man, kā saka, savāca pie sevis un ļauj man raudāt un laid ārā, kā saka, viss. Tur bija fantastiski, kad man bērnības draudzene pusnakti klausījās, kā es telefonā raudu. Vienkārši. Es neko nevaru pateikt, bet es raudu. Un to visu, kad tu saliec kopā, tad tu saproti, ka tas ļoti palīdzēja. Un tad jau, kad bišķi apskaidrojas, tad viss pārējais pieslēdzās. Tā neatlaidības spīdz un vēlmes un nezinu, bet zini, tādā veidā es arī meklēju gan sevi, gan tās atbildes. Un pamazām, tas, ka tā pastāstīja griezumā, cik gadus es tam veltīju, tad, protams, tas liekas traki, bet tas tā tad bija tas bija vajadzīgs man. Jā. Bet, kurā brīdī tu saprati, vai tad šķiramies, tu nemēģini atpakaļ? Tātad 15. gads. Es noguru. Es sapratu, cik var. Šurp tur.
Un es arī redzēju, jā, ka viņš īsti nesaprot, ko tad viņš grib, un ko es sapratu. Un, diemžēl, to es arī šobrīd redzu apkārt. Visbiežāk sievietes tādas pieņem visādā ziņā. Un vīrieši jau, arī tad, kad viņi saprot, ka vajadzētu kaut ko, viņi kaut kā... Jā. Es to arī apkārt, kur man ir situācijas, kur ir man draugi šķīrušies, vairāk un mazāk tas ir bijušas sieviešām. Un es toreiz sapratu, mēs šitā ilgi varam. Jo es sapratu, ka arī tā sieviete uz nezinu, ko gaida, nezinu, ko ceru, nezinu, kam tic. Un es ar visu to, ka man likās, ka manā pusē lielāk tur, jo man ir bērni. Un uzvārds vēl tajā brīdī un gredzens un vēl nezinu kas. Es tā arī tāpatās, cik tad ilgi šitā. Un, jā, es sapratu, ka kādam tas solis jāspēr, un tad es sapratu, tad es tā būšu. Un arī stāst par to, jā, es viņu mīlu, bet es šādi vairs negribu turpināt. Es arī atceros, kas viņam to teicu. Un es atceros, ka augustā, 17. nemaldos, 18. augustā es biju pieteikusi pie notārā to vizīti. Man draudzene, kas strādāja tieši tiesā pie šķiršanās lietām, palīdzēja sagatavot to vienošanos. Un tad man viss tur tā kā ātri tajā ziņā, ka mums jau arī nebija, mums nebija ne mantu, ko dalīt, mašīna tajā laikā bija... Bet tev arī nebija, jūs vienkārši domājat, ļoti bieži cilvēkam ir bail, tu kā šķirties, tāpēc, ka kā tu būs, un tad tas ir tāds fails un tā tālāk. Tajā brīdī man šķiet, ka es tā... Nē, es pirms tam to izdzīvoju. Jā. Tajā brīdī man nebija, kā es jau biju gandrīz 3 gadus nodzīvojis, principā viena. Jā, tu jau biji redzējusi, viņš bija tāds iemiņš pie manis, jā. Tā, bērnus es audzināju, tur man nekas nemainījās, finansiāli es biju atspērusies, jā. Tur arī ļoti liels paldies abām ģimenēm. Un es sapratu, ka... Jā, tu reāli jau piedzīvos, kā tas realitāte izskatās. Es domāju, ka ļoti bieži bail un to, ka tu sakrīt par sievietēm. Un tas arī tas, ko es redzu, kad es strādāju cilvēkiem, man liekas, ka sieviete, pirmkārt, viņai ir diezgan ilgs process, kamēr viņi, jo viņi tiešām apsver un cer un tā tālāk, bet tad, kad viņi nonāks līdz tam, ka viss, tur nav atpēc. Vīriešiem, ja ir, viņam var būt emocija karstumā, vai viņš var griezt ar nazi, bet tur nebūs tāds garš process. Bet sievieti, ja viņi ir izlēmusi, un iespējams tāpēc arī ir tas, ka ir tā sajūta, kā sievietes lēmumu izdara, jo viņi ir izgājuši jau ļoti ilgi tam procesam cauri, visu pārklāt sapratusi, un tad, kad es gribu šķirties, tur ir tāda padošanās. Tas nav kaut kāds emociju uzplūdā. Padošanās, domāju, tādā labā nozīmē ļaušanās tam, ka te nav ko vispār vairāk. Jā, es piekrītu, tas arī tas, ko es sapratu, ka man pat dzīvi, tas ir uz daudzām lietām, gan darba jomā, gan attiecību jomā, ka es neesmu spontānais cilvēks. Es izmuļāšu, izdomāšu, iziešu savu, izmēģināšu visus vēl citus variantus, ja? Un tad, kad es sapratīšu, tagad gan, bet tad es arī spēšu tos. Tad viņš būs tāds, jā. Tā kā, jā, toreiz es tā, un tā sajūta arī, ka, es gribu, lai viņš ir laimīgs, es ar to raustīšanu. Es jau redzēju, ka viņš arī mokās, loģiski, un sapratu, ka viņš pats nepieņems to lēmumu, viņš nezīs. Jo es pirms tam ik pa laikam spēlējos uz šo šķiramies. Un viņš jau bija tas, kurš teica, varbūt vēl nē. Un es viņam saku, bet tu dzīvo citur. Jā, bet, varbūt. Un tad es sapratu, ka viņš vēl nav pārliecināts. Un es domāju, labi, tad es jau kaut kas mainīs. Bet tad tā vienā brīdī es sapratu, pagadu, nē, bet man taču arī dzīve jāvedo. Es nedomāju prātīts vēl, nē, līdz tam vēl bija tā, kamēr es sapratu, ka vispār manā dzīvē varētu kaut kas cits, bet man likās, es gribu dzīvot, nevis visu laiku sēdēt tādā, nesaprot, kas tev ir vai nav, vai kāds tu skaidrs. Jo es arī vairs nezinu, ko teikt citiem, kā tad ir jums. Man liekas, ka citi arī jau bija noguruši no tās mūsu. Jā, šo tādu raustīšanu. Te mēs esam kopā, te mēs neesam, te mēs neesam. Tāds, jā. Un tad jau, es gan atceros, kad es viņam piezvanīju pateicu, kas es sarunāju, jo es viņu nostādīju faktu priekšā un principā neļāvu viņam teikt kaut ko, jo pirms tam visu laiku, kad viņš pateica, varbūt vēl nē, es vienmēr, labi, vēl nē. Un tad es viņam teicu, es esmu sarunājis, tiekamies. Bija grūti abiem. Man šķiet, ka viņam arī bija asaras acīs, bet, es, protams, tur es vēl noturēju. Jā, izgāju ārā, tad es pat viņam virsū nepaskatījos,
kaut ko nomurmināja tur par bērniem, ko tur, kad viņam pie bērni jāstāv. Nu, jā. Un tā. Bet es ļoti labi atceros, ka es ar brāli pie vecākiem bijām. Un mēs brāli stāvējām uz balkona. Un skatījāmies zvaigznēs. Un es viņam teicu, tu zini, es jūtu, ka šito vajadzēja. Tāpēc, es pilnīgi jūtu, kā kaut kas mēģinās man iekšā. Tāpēc, kad ir tāds, ka tu tiešām beidzot kaut ko izdarīsi tad konkrēti. Tā kā, lai virzītu uz priekšu, nevis tā. Viens solis priekš gribētu. Un to sajūtu es ļoti labi atceros, jā. Bet vēl jau bija vajadzīgs laiks, protams, lai tu tāpat no tā visa attiec un tā, bet man tas posms... Bet jums nebija nekāda baigot tur strīdi par to, kā tad mēs organizējam tur, cik bieži bērnus, ko tas... Mēs visu tajā vienošanās papīrā atrunājām, un viņš īstenībā ļoti... Man šķiet, viņš toreiz bija gatavs visam, jo viņš saprata, ka viņam īsti nav argumentu, jo kaut kur jau viņš saprata, ka viņš ir tas, kurš palīdzēs šim visam tā izvērsties. Tā. Jā, tāpēc reiz iestādās kaut kāds, nezinu, ceļš, ja viņš nebija tas, kurš gribēja. Jo zini, ko es vēl darīju, ar ko es arī nelapojos, bet atkal saprotu, kāpēc toreiz tā Santa tā rīkojas. Es sākumā bērnus nelaidu pie viņa. Viņš dzīvo citā pilsētā, tā sieviete, pie viņas. Un es pateicu, tās sievietes man bērni neizskatās. Viņi pietiekami maziņi, viņai arī bija 2 jau lielāki bērni. Un man likās ļoti netaisnīgi, kad teiksim, ikdienā, ja viņš nav ar saviem bērniem un citu. Tur viss bija, ja, viss tas aizvainojums un dusmo. Tā, un tad es viņu kaut kā ieriepšu. Tas ir tas, bet viņš to arī pieņēma. Viņš braukāja pie bērniem uz... Viņš tikās, bet viņš braukāja. Jā, vai nu pie saviem vecākiem, vai mūsu tajā dzīvoklī, es tad devos kaut kur citu un tā. Tādā ziņā te tas, ko tu teici no paša sākuma, ka viņš ļaujās procesu. Es jums palīdzēju, kaut kur viņš arī, ok, ir šādi noteikumi, tad es ļaujos. Es jau esmu teikusi, ka es kaut kādā ziņā varu būt pateicīga bijušam vīram par to, ka viņš tomēr bišķi ir ļāvis man tos procesus regulēt. Tā, ka mēs to neizvērsām vēl trakāk nekā jo tāpat jau ir situācijas, kur varēja uzstāt. Jā, jo tāpat bija traki un tāpat bija grūti un tāpat bērni, protams, cieta un es arī par sevi saprotu, kur Dievs kāpēc es tā darīju. Ja viņš būtu citādāks raksturs, tāpat apkārt arī, kad tu kādreiz paklausies, tad es domāju, ka Dievs, ko cilvēki dara savā tajā aizvainojumā, dusmās vai spītā, un nepamana, ka pa vidu ir tie bērni. Tad par to es esmu pateicīga, jā, ka tas vismaz. Bet kādā brīdī arī tas man norimās, ka es sapratu, ka es jau nevis viņam iespītēju vai kaut kā sevi tur paglābi, bet ka tie bērni cieši, jo viņi jau pēc tā tēti ilgojās. Un tad es sāku tad jau es bišķi palaidu vaļīgāk, bet... Ok, bet kas pamudināja otrais kopā? Es domāju, jūs bijāt izšķīrušies, jūs bijāt kā nostabilizējuši pārstruktūrējuši to sistēmu, visi kā strādā. Jā, manā skatījumā. Viņam, es domāju, vienkārši negribējās palikt vienam. Viņam beidzās tās attiecības, un tad viņš meklēja? Es arī, ka viņš meklēja. Mēs vienkārši, kaut gan nevar zināt, tur jāpietā viņam. Varbūt viņš kaut kādā ziņā darītu apzināti. Mēs vienkārši bērnu dēļ jau biežāk satikāmi. Kā bērnu dēļ? Jo viņi jau vēl bija mazi un te kaut kāds pasākums tā, tagad kā sanāk 16. gads, meitai 4, dēlam. Jo pa viņu tā vasara bija, viņš izšķīrās maijā tajā gadā, tas kaut kāds atceros nians, tas iesēž tajā ko. Maijā, jā, jo, viņš jāapkāps atpakaļ. Mēs izšķirāmies tātad oficiāli septembrī, un 15. gadu, un oktobrī man vīri tēvs tās par citu paziņo, ka viņš dzīvo Siguldā. Un es tā kā apstulbu, jo es domāju, tā kā viss tās attiecības izveidas pēkšņi vai kā. Izrādās, viņš ir pārvācies ar visu ģimeni Siguldā.
Un tas man bija vēl viens atkritiens, jo man likās ļoti netaisnīgi. Un es atceros, arī viņam to teicu. Es teicu, varēja ļaut man vismaz iziet cauri tam sēru posmam kaut kādā veidā. Un tad, nevis jau viņš arī atrada dzīvokli, principā, neteiksim blakus, bet blakus ielas. Viņa ārtumēs, protams, bija tuvāk bērniem, jo viņam bija sarežģīti tajā visā. Tas ir kā, jā, bet man likās briesmīgi. Netaisnīgi. Tā, ka dur un tikko es esmu sadziedies tā tikā, ka liet, tā. Un tad mums, es saku, tas tur jau pat nebija gads, tātad oktobris līdz mājas, tur jau cik, jā. Tajā posmā, un mums tās attiecības, mēs tā kā attālājāmies, es ļoti centos pieņemt, jā. Braucu uz veikalu, ieraugu tās sievietes mašīnu atlīku, braucu citu veikalu, kā citādāk, vai ne. Un maijā, jā, tas bija tas posms, arī starp citu, kad viņš man jau mēdz biežāk piezvanīt, jo pēc tam es sapratu, ka tur tajās attiecībās kaut kas nesanāca. Tad, jā. Un tad, kad viņš izšķīrās, tad tā vasara redz bija. Un tad kaut kā tajā vasarā sanāca biežāk mums arī satikties. Kaut kāds pie vecākiem, pie viņa vecākiem, tur vēl kaut kas. Un tu zini, tie bērni jau, viņiem neko citu nevajadzēja. Viņi saprat, ka tās tantes vairs nav. Un viņi jau var kaut kā vilka mums kopā, mamīte, tēti, ja. Un kaut kā, es tad, ja godīgi neatceros, kurā brīdī, es atceros, ka mēs runājām, vai mums vajag. Un tur bija kaut kāds tāds, līdzīgi, kā mēs arījām, mēģinam. Es saprotu, ka es tiešām, manī vēl bija tās jūtas, kaut kādā ziņā arī tā sajūta, ka ka beigās jau tomēr es redzi? Kā var? Viņam, es domāju, vairāk tas bija tāds, ir forši, ka atgriezties. Tā, bez pārmetumu. Mēs katrs ir citādāk pieejami tam visam. Un mēs tā organiski vienā brīdī, jo es atceros, ka es viņam teicu, bet nevar bez čakarēšanās. Tā kā, ja daram, tad daram. Un es arī viņam teicu, bet tad mums ir tās, jā. Bet tas jūs runājat par to, ka jā, mēs par kaut kādām, krāpšanām. Jā, protams, mēs par kaut kādām niansēm runājam. Es arī teicu, ja nedod Dievs tā sieviete uzrodas atkal viņa dzīve atpakaļ. Lai gan par to vasaru es jau jūtu, ka tur vairs tiešām, ka tas laikam stāsts ir beidzies, jo to jau tu vajag jūtu. Ir īpaši tad, kad es jau izgāju cauri. Man liekas, tāds spečuks jutos jau šitajā jomā, ka tur jau pēc autu skatiem varēja saprast, kas notiek cilvēku prātā. Tā, it kā, es saku, jā, mēs izrunājām kādas lietas, un tad arī teicu, ja kaut kas, tad uzreiz, es visu negribu vairs nekādus čakarēšanās un tā. Un arī par to, kas mums ir jādara. Un tāpēc es saku, tas pirmais gads mums patiesībā bija tās diezgan labs un skaists, pat es teikšu. Un ne tikai tā mamma un tēti? Jā, jo tad mēs arī tieši vairāk šajā tā kā mēģinājām ieguldīties. Es ļoti atceros pēdējo kopīgo pasākumu. Mēs braucām uz 2 dienām, braucām mājās, un viņš teica, tiešām forši. Mēs tiešām, es saku, pārāk īsjorīgs posms bija no 2, pēc tam 4 un vispārējais. Un es tik sajūsminātu par to, ka viņam patīk un ka viņš saprot, ka ir tiešām forši, ka mēs tā varam. Un es viņam saku, bet tad sarunājam, ka arī tu padomā, jo es sapratu, ka es nevaru viena vilkt. Lai gan es biju gatava daudz, bet tajā posmā, kad mēs nebijām kopā, es sapratu, nē, tas ir jādara. Tā nevar, jā, ka es nevaru visu. Ka varbūt pat tu vari, bet tas nav tas, ko tu gribi. Un viņš saka, jā, tā. Bet, jā. Un apkārtējie, tad jūs sanāk kopā? Priecājās. Kāds bija, kas pajautā, protams. Daudz man uzskatīja par tādu varoni vietā, savā ziņā, kāds tu malacis un redz, kā nabrīnojam un forši un tā. Pārsvarā jau pozitīvi atbalstīja jau tie cilvēki un centās arī ticēt. Nebija tāds, jums tur nesanāks, vismaz nedzirdēt. Tas, ka varbūt kāds pie sevis nodomē, tas jā, bet tev neviens tur neteica, kas tu vēlīgi trakpaši tam tev to vajag. Nē. Bet, jā, pēc tam jau tad jau tas beigu sākums iestājās un tad jau viss atkal tādā aizgāja.
Nu, un tad viņš nebija oficiāls česingžamēni, tu saka, ka tas bija tavs lēmums, un viņš neīpaši tam gribēja tā kā piekrist, tur bija kaut kāds periods, ka jūs atkal, nezinu, kaut kā tā neīpaši forši savā starpā. Mums jau pēdējais, man šķiet, pusgads vairs nebija, jā, apmēram, tur varbūt nav svarīgi. Es jau aizgāju uz otru istabu, jo tas bija, laikam, pirmais moments, kad vispār mūsu attiecībās es sapratu, ko man nozīmē attiecības, un kad es vairs, ja pirms tam, jo es arī esmu cilvēks tātad, ja ir emocionāli tu jūties, un tu vēl redzi kaut kādu jēgu potenciālu, tad es arī daudz varu dot. Un tad tur ir viss, gan emocionāls, gan fiziskais kontakts, gan viss, jā. Bet es sapratu, tad, kad es sapratu, ka manī vairs nav šis, ka es uz viņu jau skatos citādāk, un ka es nevaru viena, un ka man to nevajag, un patiesībā, un es arī sapratu, ka mēs patiesībā, mēs tiešām esam ļoti atšķirīgi, ka mēs... Ka tu nevari viena tās attiecības, tu kā uzturēt? Jā, un ka mēs esam tieši tik dažādi, ka mēs vairāk nodaram pāri, esot kopā patiesībā, diemžēl, ilgtermiņā. Atsevišķos momentos, protams, viss kārtībā. Ja ļoti saņemtos, es domāju, tad normāli līdz man ģimene. Varētu dzīvot. Jā, varētu. Varbūt vecumu tur sākt viens otru. Jā, bet tad jau, ka bērni aiziet, tad jau arī ar katrs savā istabā, kā sapē savā mājas galā, tā kā vispār, jā, pēc problēmām. Bet, tad, kad es sapratu, jā, ka manī vairs nav tas, tad es jau aizgāju uz to otru istabu, un es atceros, ka arī to viņš tā īsti nevarēja tā kā saprast. Es arī saprotu, riešiem citādāk iespējams. Un tad es mēģināju runāt, kāpēc tā ir, bet tad es arī sapratu, ka nebūs vairs tas variants par atpakaļ. Un tad es arī mēģināju viņam teikt sākumā mierīgi, jā, ka man šķiet, ka tas ir tieši tik ļoti beidzies, ka mēs daram pāri, jo tad, kad mēs sākām strīdēties, mēs jau ne par ko. Tā kā. Un ja kādreiz iepriekšējā mūsu attiecību posmā es neuzdrošinājos ne pretī kaut ko teikt, ne sevi aizstāvēt, es biju tāda diezgan piekļāvīga, pakļāvīga un tāda elastīga un pieņemoša. Tad tagad, tajā otrajā posmā, tur arī ieslēdzās viss, kas varēja ieslēgties, ja vajadzēja, un es reizēm brīnījos, ko es redzu, un ko es vēl sapratu, kāpēc es arī sapratu, ka nē, tajā pēdējā beigu posmā es sevi redzēju vissliktākajā savā, kas vien manī var būt slikts, man liekas, tas tajā brīdī nāca ārā. Un man tas arī ļoti nepatika, jo es sapratu, ka mēs vēlkam viens no otru jūs pastiprināt to visu. Pilnīgi, jā, tā, ka, abi, es nesaku, ka viņš tur tikai vienkārši tas, un es sapratu, ka mēs tur varam darīt, ko gribam, mēs, ka viss tā sadursme būs visu laiku, ik pa laikam. Un tad jau man bija periodi, kad es vienkārši sēdēju mašīnā kādas, pa laikam lasu cilvēku. Sēdēju mašīnā 2 stundas, jā. Jā, tu fiziski jūtis, neatceros, kurš man to stāstīja, ka vienā telpā ar šo savu tātad otru pusi partneri atrodoties, tu saproti, ka tu fiziski tu smoc. Kāds tāds? Kā tas ir? Atver logu apmēram, jā? Jā, to es izbaudīju. Un tad viss, tad jau... Un tieši tā palika sliktāk. Bet viņš kaut kā... Es biju sākus skriet. Arī viena draudzene teica, ka šis palīdz. Un to es ievēros cilvēki, kuriem ir problēmas. Tā varbūt nav visiem, bet ir savilktas sakarības. Jā, tad skriešana viens no. Un es tiešām ļoti daudz gan skrēju, gan sportu. Tu sevi ieliec kaut kur citu. Un viņš man katru reizi, kad es sāku runāt par to, ka ir problēma, ka ir kaut kas jāmaina, ka vispār iespējams ir vispār šis viss ir jābeidz un kaut kā jāsakārto. Viņam bija tāds, ej paskriet. Kā tev kaut ko sadomājusies? Ej, atskaties un tā, būs jā. Nervu sistēma nomierināta. Tā es arī kādu laiku darīju. Tad vienā brīdī. Bet bērni atkal. Dēls, viņam bija 10 sanāk gadi. Jau sajūt, bet labi. Jā, 10. Jā, šogad būs 16 pareizi. Mēs sastrīdējāmies, un diemžēl tad bija jau tas jau bija spēcīgi, ka mēs jau vairs neredzējām, ka bērni tūmā. Jo pirms tam es vēl mēģināju šo kontrolēt kaut kādā veidā, tad tajā brīdī mēs vairs nejūtām. Un viņš,
viņš atkal kaut ko man uzbļāva, nu tiešām. Un puika pienāca, teica, man, braucam pie mums, nu pie viņa mammas, jo viņa dzīvoja tuvāk. Un es paņēmu mammas pirmās nepieciešamības, kas mums ir visiem vajadzīgs, un mēs aizbraucām pie vīra vecākiem. Nosēdēju ar vīru māti pusnakti, un tad arī kaut kur varbūt tajā ziņā arī viņa. Man iedrošināja, viņa man teica, Santa, nemūkies, nedara, tev nav tas jādara. Viņa jau īstenībā man arī pirms tam teica, ka viņa apbrīno, ka es vispār esmu. Viņa bija viens no, kas teica, jā, ka viņa apbrīno, ka es esmu spēruši šo soli. Nu, tā kā atjaunoju šīs attiecības, jo viņa teica, jā, ka tas tā, man liekas, ļoti tā. Un tajā naktī tad es sapratu, ka viss, ka es vairs nekādus variācijas nemeklēšu. Ka tur nekādu kompromisu. Jā, tur jau viss, tas bija moments, ka es sapratu, mēs tiešām esam izdarījuši visu vēl vairāk. Es vienalga kaut kā. Bet tad tajā otrajā reizē, kad jūs kopā tad jūs runājat, vai tu teici, un tad pirmajā reizē jūs tur praktiski nerunājat, un tātad otrajā reizē jūs bijāt iemācījušies, tur es nezinu to, ko visur saka, ka jābūt labāk konflikts, risināt vairāk, sarunāties, pievērst vairāk un citu. Es teiktu, jā un nē. Bija daudz labāk nekā tajā pirmajā posmā, bet ik pa laikam jau kaut kur buksē. Nu, es saku, stāsts jau ir par to, kā attiecībās ir divi cilvēki. Man ik pa laikam bija sajūta, ka joprojām es vairāk daros un vairāk gribu. Un atkal, kas dara vienam, nedara otram, mēs neatrunājam to kopīgo stīgu, jo kādam jau dara arī nesarunājoties. Es taču cilvēki, kas dzīvo nesarunājas, viņi ļoti labi jūt, jo viņiem abiem patīk tas, ka mēs nerunājam. Bet es tajā posmā es tiešām sapratu, man vajag vēl vairāk. Un tad jau man bija skaidrs daudzas lietas un nianses, kam jāpievērš uzmanību. Un es jau biju tiešām ļoti... Es pat teikšu, kodās dienas biju sagatavojusies, es jau biju spētījusi, sapratusi, izanalizējusi, es jau ļoti ar sevi strādāju un meklēju tās atbildes un visu un izdomājos, bet viņš bija citādāk uz to skatījies. Viņš varbūt cerēja, ka tas tāpat kaut kā aizies un atkal varēsim turpināt, bet tur es domāju arī tas to punktu pielika. Bet tagad jums ir tāds normāls? Jā, mums ir labs. Es teiktu, ka mēs esam tie cilvēki, kas pa dzīvi var būt labi draugi, bet tā, lai par daudz arī nē. Tā, dienā kompānijā laikam mēs nevarētu būt, bet mēs varam būt labi draugi. Protams, ja mums nebūtu bērni, iespējams mēs arī vairs nekomunicētu. Bet viens ir bērni, un tas man bija pirmais uzstādījums bērnu dēļ, lai vai kā. Es viņam tā arī teicu, jo viņš sākumā nesaprata, viņš aizgāja ļoti dusmīgs. Es teiktu naidpilns. Tad kādu laiku viņš vispār ignorēja visu, kā es mēģināju tomēr viņu vērst uzmanību, ka mums bērnu dēļ jācenšas tās attiecības veidot tādas cieņpilnas. Un tad viņš pēkšņi atkal samainījās un viņš mēģināja atkal. Tā kā sēd kopā. Jā, viņš mēģināja caur to, ko viņš nebija izdarījis, viņš tad mēģināja visādos veidos man pateikt, ka jā, tagad viņš beidzot ir sapratis, tagad es atceros no to, kā es raudāju, bet es raudāju nevis par to, ka man tur ir jūtas un ka tagad tas tā vai šā, bet es raudāju par to, man likās, tev bija iespēja, es raudāju par to, ka es vairs viņam nevaru iedot to, ko viņš tagad domā. Ka viņš iespējams teica sapēt, tas viss jau sen ir novērts. Jo, protams, bērni arī tur, bērni arī ilgi vēl mēģināja varbūt kaut kā iet uz kāju. Tas ir normāli, bērniem arī jāaiziet, tur jau neko nevar izdarīt. Bet kamēr bērni iet cauri, tu nemocījies kaut kā vai vainas sajūta? Nē. Ir jau daudz, kas tāpēc nešķirās, kad būs tā vainas sajūta, kur ir klājas nodara pār bērniem. Tad, kad es tos lēmumus pieņēmu, gan pirmajā reizē, gan otrajā reizē, man sāpēsies, protams, es kopā ar bērniem raudāju, loģiski, bet es arī ar viņiem runāju, bet es nevienu reizi... Neiekrīt kaut kādā tādā... Mēs tagad jau 6 gadi pagājuši, drīz būs 6 gadi, kopš mēs esam šķīrušies, tā pilnībā.
Nevienu pašu reizi, nevienā situācijā man nav bijusi vispār rīt, kas kaut ko esmu izdarījis nepareizi, vai ka varbūt tomēr kaut kā, ne, vispār ne. Un es saku, bērniem arī esam ļoti daudz, sākumā protams, mēs vairāk runājam, jo es tā kā mēģināju saprast, kā viņi jūtas, un tad caur to, ja tagad, kad viņi jau tādā pusauģu vecumā, un viņiem pašiem savu secinājumu vērojam, viņi man uzdod jautājumus, es saku, puika, retāk, kaut kas viņam uzplaiksnīgi kādreiz. Meitumi ļoti daudz prasa, bet es arī runāju. Un tad caur tām sarunām es redzu tās sāksmes, es arī mēģinu viņiem izskaidrot. Es jau viņus saprotu, jo es jau arī kā bērns piedzīvoju kādu, jo man ar vecāki tur saka, interesants tās izšķīrās un tad atkal sagājās. Bet es arī viņiem skaidroju, kāpēc tomēr labāk ir tā, nevis, ka tu mamma tēti dzīvot, nezinu, ka cilvē istabā vai strīdētos kā. Bet kas ir labi, laikam mūsdienās, atšķirībā no mūsu laika, bērni arī redz apkārt daudz ko. Un man bija viena situācija, kad meita atnāca mājās un teica, zini, mamīt, es domāju, ir forši, ka jūs ar tēti varat tā normāli runāt un esat draudzīgi, jo man tur bijusi pasākumā, tur divām draudzenēm arī šķiršies vecāki, viņi nesarunājas. Tur viena meitene, tur pat nevarot īsti pie tā tēta aiz, kaut kas tāds tur bija, kas tāds. Un tad es arī domāju, par to jau arī, jā, sākumā bērni var nesaprast daudz ko, bet ar laiku jau viņi arī ieraudzīs kaut kā tās lietas un arī izdarīs secinājums. Un ir arī teikuši viņi, ka, droši vien, ka labāk, jā, viņi saprot. Tā. Es domāju, ir jau speciālisti, arī pat Latvijā, kas saka, ka tomēr ir ģimene, ka taču pētījumi rāda, ka, nezinu, tiem, kam ir vecāki palikuši kopā, ka tiem tur ir labāk rādītāji, nezinu, tādiem sasniegumu rādītājos un ko viņi karjerā izdarīt. Es parādīju. Es esmu, man ir grūti reizēm lasīt daži vietējos speciālus domas gan par valdību saglabāšanu, gan bērnu dēļ, gan... Jā, ka tie bērni ir pietiekoši iemesls. Vienalga, kādi jūs esat, jūs varat visu atrisināt. Nē. Man vispār patīk, es sekoju arī vienai tai, kas sociotipus. Tu zini, es vairāk tur svēros, ka tiešām tas, jo viņi arī teica, ja tā kurpi nedara, tad kāpēc? Var staigāt ar kurpi. Nē, var, jautājums, es tieši tā arī domāju. Es tā nobēršu kājas tajā pusē. Jā, man to vajadzēja. Droši vien, ja nebez tā sāpēm, es nonāku tur, kur es nonāku savos secinājumos un vispār tajā skatījumos un visu šo. Bet, un par bērniem arī es nepiekrītu, jo es esmu redzējusi pieaugušā vecumā bērnu savu draugu lokā, kuriem vecāki parāda patieso situāciju attiecību, tad, ka bērniem ir savas ģimenes un bērniem patiesībā tas ir diezgan traumatiski pēkšņi saprast, ja, tādā vecumā, ka izrādās, ka pusi dzīves dzīvot melos, jā, un es arī esmu dzirdējusi no sava vecumā cilvēkiem, kas ir bijuši tie bērni, kuru dēļ ir saglabāta laulība. Viņi ir teikuši, tā ir tāda nasta, ko man vecāki ir uzlikuši. Tevis dēļ mēs palikām kopā, jūsu dēļ mēs palikām kopā. Tā ir kaut kā bērnu. Jā, un ka tas arī vēl kas līdzi, un kad viņi saka, kāpēc? Nē. Tā kā, ja kādam izdodas brīnišķīgi, bet man liekas, ka mēs nedrīkstam neko nolikt tādā, ka tikai tā vai tikai tas ir kategoris. Jo, jā, iespējams, protams, viņi kaut ko zaudē, bet tikpat daudz bērnu zaudē arī paliekot, ka viņi vecāki paliek attiecībās, kuras neko labu nenes, bez destruktīvas, vai viņi redz kaut kāds izlikšanās, vai viņi iemācās patiesībā attiecības caur nepareizu tādu modu. Kādu viņi jau atkārto. Jā. Protams, tā vajag daudz nestāstīt par saviem vecākiem, kaut kur jau tu esi višķi atkārtojus, ja viņi arī šķirās un sagāja kopā, tu Ne, man vecāki tu izdarīja tikai nesen, tur bija 20 gadu pauze, bet tas, ko es redzēju, es esmu laikam vairāk tajā ziņā tēta meita, man tētis ļoti mammu mīl, un viņš bija slēdz tos 20 gadus viņu gaidīja atpakaļ. Un tas ir tas, ko es esmu sapratusi, jā, ka kaut kādā ziņā skatoties vispār uz tēti
uz to, kā var viens cilvēks otru mīlēt, es laikam ar to. Tu arī. Es esmu ar tāds vienmīls. Ja tas cilvēks, ko es atkal sapratu, ka nē, ka es negribu tā, nē, es negribu kā, gaidīt. Jā, lai gan sākumā es arī dzīvoju pārliecībā, ka tas tā ir guldi tā dara, ja? It kā, bet tagad jau atkal runā, kad arī tas arī viņiem mainās kaut kas loģiski, viņi dzīvo laikam līdz. Tā kā, protams, loģiski, ka kaut ko mēs paņemam, kaut kas... tad jautājums, kāpēc rādīt piemēru tādu destruktīvu. Kad labāk, tad mēs aizējam katrs uz savu pusi, tad es saglabāju forši cilvēciskas attiecības, ko arī mēs varam parādīt. Jā, protams. Es domāju, ka noteikti šis ir mūsu gadījumā, šis noteikti arī. Varbūt kāds var teikt, mēs pieļāvām kļūdu un vajadzēja kaut ko. Katram savs, bet es noteikti varu teikt. Un es arī vienmēr saku, es nemudinu nevienu šķirties. Bet ja tas brīdis pienāk, saprot, tad nevajag izlikties, nevajag melot, nevajag... Un tas arī ir normāls svarīgs. Jā, un ka tas nav... Zini, kā man šķiet, ja visi to saprastu, tad arī tas... Jo mēs jau sabiedrībā, diemžēl, joprojām dzīvojam tādā stigmā, ka šķiršanās ir grēks, kaut kāds tur, kaut kas nepiedodams un vēl nezinu kas, ne jau tas... Skaidrs, mēs visi, liela daļa, labi, visi varbūt ne, bet liela daļa jau mēs tiešām sājamies kopā, tad, kad mēs to ģimeni veidojam. Tas, ka tur, kamēr mēģini, tad tās attiecības mainās, tad varbūt arī, lai tā ir, kamēr tu nostūzē. Mēs tā visi domājam, ka tas ir uz mūžu. Es arī man tā kā vispār nebija, pat ja mēs nebūtu apprecējušies, es to cilvēku biju, sapratu, tas ir mans viss, līdz cik vajadzēs. Bet, un ģimeni jau viņš paliek uz mūžu. Jā. Kā mēs jau kā vecāki paliekam uz mūžu. Es, starp citu, šis arī, par ko es ļoti strīdējos Twitterī, es kādreiz biju tur, un tad es tāda aktīva vienu brīdi biju, un tad tur tās attiecīgi tēmas un ģimenes diskusijas bija. Ir cilvēki, kas uzskata, ka mamma ar bērniem nav ģimene, tāpēc, ka tā ir daļai ģimene. Vai cilvēki, ja šķīrušies, viņi nevar būt vairs ģimene. Tā tad, ja. Un tad es arī tā varēju iekarst kārtīgi, jo es arī bērniem vienmēr teikusi, ka tas, ka mamma un tēvs nedzīvo kopā, nenozīmē, ka jums nav ģimene. Jums ir ģimene tieši tāpat. Paldies Dievam, mēs arī to varam parādīt, kā tas darbojas. Jo mēs mierīgi varam aiziet kopā vakariņās visi. Vai pusdienās vienalga, ja. Mēs, viena no vietām, kur mēs regulāri satiekamies, ir viņa vecāku māja, jo viņa vecākiem, kad ir svētki vai vēl kaut kas, tad mēs tur satiekamies, ja viņam ir tagad vēl... Es gribēju prasīt, vai esat izveidojuši? Viņam ir citas attiecības. Un arī tā viņa dzīves biedrene tur ir nekāda problēma. Mums nav, mēs neesam draugi tādā līmenī, lai tur baigi hihihaha, bet mēs varam parunāt, ja kaut kas tajā, tāds. Man nav problēma sēdēt pie tā kā es pat vispār nesaprotu, kāpēc tā vajadzētu būt. Es nezinu, vai es tā darītu, vai es justos tik labi, tā būtu bijis tā sieviete, palikusi viņa attiecība, viņš būtu tā kā tās attiecības izveidojis, bet tā nevar zināt. Varbūt ar laiku arī spētu, tur nav ko domāt, kā tur būtu. Bet šeit, tā kā es priecājos, ka viņš ir varējis izveidot attiecības, es priecājos, ka bērni redz, ka mēs tāpēc tas netraucēja mums būt kā ģimenei. Tā kā, vispār. Man patīk tas, ka mēs to bērniem varam vidot, jo es esmu skolā strādājot redzējusi, kā ir, kad bērns ir koncertā, bērnu koncerts, un viens vecāks ir vienā zāles stūrī, un otrā, un bērns skrien, un viņš apstulst, jo viņš nesaprot, pie kā pirmā skriet. Vai pie mammas, ar kur viņš dzīvo ikdienā, vai pie tēta, kur viņš saprīt tikai brīvdienās. Es esmu lasījusi bērnu stāstus, kad viņi man ir rakstījuši domrakstus, kur viņi raksta, kā viņi ilgos pēc tēta, un ka mamma nelaiž, vai kā viņš teica, tikai vasarās, jo tēta dzīvo citā Latvijas galā, vai vispār ārpus Latvijas. Ja? Tādas visādas situācijas, tad es vienmēr domāju, nē. Tā kā, lai ko, bet tur mums ir jātiek savam ego pāri. Viena lieta, ko arī daudzi nesaprot, bet ko mēs vienojāmies, kamēr bērniem mēs esam vajadzīgi, mēs esam tuvumā. Ka tad jūs kaut kāds savu dzīves izvēles veids? Tātad, jā. Es nezinu, vai viņš to ievērotu, ja viņam būtu piemēram, viņam tā viss ievērojas, ka viņam tā dzīves biedrina arī tās pašas pilsētas. Es nezinu, viņš to ievērot, ja būtu citādāk, jo, viņš citādāk cilvēks.
Bet, idejas vienojāmies. Bet es to ievēroju. Man, kā ievēroju? Bet man tas ir svarīgi, jo es arī ļoti labi saprotu, ka es nevaru izlikt sev priekšā. Man citi saka, bet bērni izaugs. Saka, bet kad viņi izaugs, tad es arī es nevaru viņus mētāt, raustīt. Tas, kas esmu redzējis skolā, kā tas ir, ka bērni dzīvo pa 2 pilsētām, 2 mājām, kad bērns nesaprot vispār, kur ir viņa mājas, vai visāds gadījums. Ja? Un tad es arī domāju, turklāt ir bijušas situācijas, kad es sapratusi, cik es varu būt pārliecināta, to, kam jābūt baigam tādam, lai es kaut kur tagad aizskrietu, kaut kur, nezinu, jā. Un es jau, ja es vienu, tad es varu ceļot kaut vai katru gadu vai ne kaut kur, bet, ja tas ir stāsts par bērniem, es kaut kā, man tas ir svarīgi. Un man meita atkal, viņa man ik pa laikam kaut kādas tādas lietas pasaka, ka man tā norizonē, un tad es tā domāju, forši, ka viņa pateica, jo es jau tur arī sevī, ir jau, ka šaus, tu domāji, tu visāds, nav jau tā, ka vienmēr viss tā notiek. Un viņa man vienā reizē teica, mamī, paldies, ka tu domā par mums ar brāli, un es viņai tā, kā? Viņa saka, nē, ka tu tā, es jau zinu, ka tu gribētu tā kā, ka varētu tās attiecības tādas izveidot, kā tu gribētu, bet ka tu tā, ka mēs tāpat esam un ka tu tā neskrien, kaut kā viņa tā pateicināt, ka tu neskrien, jo mēs kaut kā runājām par tām attiecībām, un viņi man tur sapņo par brālīti, māsiņu un vēl. Tas tādā tieši attiecību kontekstā, ka kaut kur tu viņus jo laikam man šķiet, ka vai tik tur nebija kaut kāda situācija, ka kāds kaut kur pārcēlās no viņas atkal tie draugu loka, un viņa saka, jo es nezinu, viņa saka īstenībā. Viņa saka, es gribētu, lai tev ir attiecības, bet es nezinu, vai es būtu gatava mainīt skolu, mainīt draugus. Man jau te visi draugi, man te Oma ir un Opis un otra Oma un otra. Tā. Zini, kā es domāju, kam tas bērns patiesībā ir cauri? Mums liekas, kam mēs ejam cauri, bet kam tie bērni ir cauri, vai ne tajā visā? Un tad es arī domāju, viņi izaugs un tu būsi nosacīt upurējusi savu privātu. Bet zini, kā es tā nejūtos, jo nav jau tā, es jau eju uz randiņiem, es satiekos, zini, kad es ticu? Tad, kad būs, tad būs. Es tiešām ticu. Bet būs tāds, kurš teikt, vai brauc un Liepā? Šodien? Mēs varam brīvdienās aizvot. Tāds. Un zini, ko es vēl sapratusi? Nav jau arī tā, ka tie vīrieši mūsdienās vai nežēlē par laimi, tā. Jo man ir 2 bērni. Es esmu redzējis skaistu stāstu arī savā lokā, kur tas nav baigais kur nav tas šķērs, bet tad man vēl ir priekšā tas, jo es esmu dzirdējusi, es kaut kas interesants, tagad man tāds mierperiods, bet es biju aktīvi tajos iepazīšanās portālos, kas tur nav, un tad arī, tur es ieraudzīju citu pasauli, vispār tajā randiņa periodā es ieraudzīju citu pasauli, tad es arī sapratu, par ko runā cilvēku, vispār, kas notiek apkārt un kāds cilvēks skatās. Tad vīrieši vai nu grib vēl bērnus, ko es vairs nevēlos, jo tas laiks pagājis, kad es vēl biju gatava tam vēl vienam vismaz. Un jaunāk vīrieši, tie gan nebaidās no sievietēm ar bērniem. Jā, tie būtu gatavi, bet es vairs neesmu gatava viņiem palīdzēt tā kā to pēcnācēju. Un tad, tad viņi, varbūt viņi negrib vairs savus bērnus, tos bērnus, bet viņi arī īsti nav cilvēm gatavi tos citus bērnus. Visā tur tie stāsti bijuši, kas tik katram tur... Bet tas nozīmē, ka tu neesi zaudējuši cerību. Es domāju, ka šī pieredze nav tā, ka tev ir pārvilkus krustu un man attiecības nevar. Nē, man tieši pretēji. Es saku paldies šai pieredzei. Es arī esmu bijušam vīram teikusi. Man šķiet ne tikai vienu reizi paldies par to, ka viņš kaut kādā ziņā mūs ievada šajā pieredzē. Jo es tik daudz ko ieguvu, es tik daudz ko ieraudzīju, tik daudz ko... man ļoti patīk tas cilvēks, kas es esmu. Jā, un es attiecības, es teiktu tā, es iemācījos attiecības, un tagad es zinu, ko un kā es esmu gatava darīt attiecībās, ko es esmu gatava, pilnīgi citādāk es redzu. Un es tad esmu kaut kādā ziņā arī, sev tā kā, tas ir par stāsts par mani. Tā kā pieņēmus, ka tās attiecības man bija tātad, lai būtu mani bērni, jo es viņus gribēju,
ļoti, un lai es ieraudzītu, kādas attiecības es gribu, jo tad jau es laikam nesapratu. Un tad mēs izgājām to savu, kas mums bija jāaiziet ciklu, un tagad mēs varam, es ceru arī viņš tā, tagad mēs varam veidot to. Tāds kā gribās, un tas tiešām attiecības, ka vīrieši un sievietes. Bija man kaut kāds brīdis atpratums, kad man bija tādi lūzuma punkti, un tas bija tas Tinder laiks, un tāpēc es arī izdzēsos no visām tām, tas pirms 2 gadiem, jo trauksmi, es sapratu, ka es stresā dzīvoju, tu visu laiku jābūt tā kā tonusām, tu viss, kas jāpierāda, tu jau beigās jau jūties tādā darba intervijā, un tu visi tie jautājumi, no visām pusēm, tad es sapratu, nē. Tā kā viss. Ok, bet samsos attiecībās? Tev attieksmi? Tagad? Ieejot jaunās attiecības? Man vispār negribētos domāt par to, bet tādā ziņā, ka, bet tu jau to nevar izslēgt īstenībā, jā. Es gribētu, ka mēs runājam jau sākumā, un ka mēs izrunājam, kā lai pasaka, mēs neko nevaram apsolīt, un mēs nezinām neviens, ar kuru, jo es arī ko vēl sapratu, viens ir kā es uz otru skatos, tātad pieris jau vīrietis ir tas, ja? Bet ko es vēl esmu sapratuši šajā visā, es it kā nedomāju, bet te pašā laikā es domāju, nekad tu neko nezinu. Kurš saka, ka man kaut kas nenotiek tāds attiecībās un nenoklikšu kaut kas tāds, jā? Kad es esmu spiesta. Un tad es gribētu, lai tajās attiecībās mēs par šo jau startā vienojamies, mēs ejam un runājam. Līdz ko kaut kas notiek, mēs ejam un runājam. Tā man gribētos. Nē, to es vairs neizslēdzu, ka tas, ja godīgi vairs šajā laikā, skatoties kā apkārt vispār, vai tas tiešām saistīts ar to, ka tas dzīves ilgums pagarinās un līdz ir jau, kas saka, ka cilvēks vairs nevar vienu visu dzīvi un tā. Bet es gribētu, lai tas ir godīgi, lai tas ir stāsts par to, ka mēs runājam. Un tad attiecīgi tajā brīdī, kad kādam no mums kaut kur kaut kas sāk interesēt, tad no tā brīža, no tā punkta, tad skatāmies, ko mēs varam darīt. Vai, mēs to abi darām. Tas, ko sadzirdēju, Jā. Ka mēs esam abi tā kā par. Kad sākt par to runāt jau, jo ne no kā mēs neesam pasargāti. Tādā ziņā es tā kā par to. Un tas, ko man šķiet arī tev rakstīt tev vienā reizē, ka tur ir nevis tikai 2, bet tur īstenībā 3 iesaistītie cilvēki. Un mēs neviens nezinām, kā ir un kāpēc. Jo zini kā, kas ir pieņemts sabiedrībā, ja? Tas, kurš krāp, tas ir sliktais. Tas ir kuru krāp, tas arī ir sliktais. Un tas, kuru krāp, tur ir svēts un nabadzīņš. Un kā es teicu, kā es jūtos vienu brīdi tādā ārtā upuru lomā un tā. Bet tur ir 3 iesaisties personas. Un visiem 3 ir kaut kāds stāsts, kaut kāds iemesls, kaut kādas sajūtas, kaut kas dziļāks un tā. Tas varbūt nav pareizi, bet es saku, es esmu tāds cilvēks un es pat esmu gājusi savā analīzē caur to, kāpēc tā sieviete, kāpēc viņas dzīves posmā vajadzēja to. Un tad caur viņu es esmu nonākusi līdz savam vīram tajā laikā, ja? Un goda vārds caur to, tā kā, bet arī nevis ar viņu runāju, bet tie tādi mēģinājumi kaut kā to saprast, kas tur. Un tad es arī daudz ko esmu ieraudzījusi citādāk. Tā kā, gribētos, lai, ja gadījumā tā notiek, lai es neesmu vairs tā savā rīcībā, kas es biju, bet atkal, es biju tāpēc, ka es tā kā es varu tu soties Jā. Tur man tāds jautājums, ka saka tā, kas es tur biju, ja tev būtu kaut kāds tēls jāizvēlās, kā tu tur biji? Oi, tur es kaut kāda. Laimdot, jā. Kaut ko, tāda Solveiga. Jā. Jā. Vai Kristīne. No Kristīne? Jā, kuru brīdēs. Tas vispār. Un atkal, redzi, ko mēs lasījām, vai ne? Latviešu literatūrā.
Un mēs ļoti daudz acīm redzot, ka kaut kādā veidā sevi arī esam identificējuši ar šīm sievietēm. Jā, starp citu, Kristīna Purva Bridēs. Man arī likās, tas ir tik superīgi, ka viņa izrāda mīlestību. Tagad es domāju, Jēziņ, tu saka, lai gan, ja tu nemīli, tad arī. Es laikam vairāk pievērstu uzmanību tiem sarkaniem karogiem šodienā, bet arī, jo es arī esmu teikusi, un man ir bijuši tādi, piedāvājumi, ja? Es nevarētu izveidot attiecības ar cilvēku, ka viņš ir labs, ka viņš ir brīnišķīgs, ka viņš man tur piedāvā, tur es nezinu ko. Ka tev nav tas. Man ir kaut kam tur jābūt, un katram ir savs. Es viņu saucu par klikšķi, citi saka tādi nav, bet es domāju, katram ir savs. Bet kaut kam ir kaut kādai sajūtai ir jābūt, ka jā, un tad jau arī tu spēj daudz ko pieņemt, un es nedomāju par kaut kādām galējībām, bet jā. Tā kā, jā. Ok, un tagad no tās Kristīnas, uz ko tu esi transformējies? Vai? Tagad Mums ir kāda forša dāmas, tagad domāju. Nezinu. Es esmu, un šeit teica, esmu tā Santa. Jā. Es nezinu. Es ļoti sev patīku. Es laikam tagad uzreiz nevarēšu pateikt, kur es esmu, jo man liekas, ka vēl joprojām arī kaut kādos gan darbos, gan seriālos, tas sievietes loma tomēr ir tāda bišķi, ka sievietes caur sevi iznes visu un pieņem un tā. Varbūt tāpēc es tā uzreiz nevienoties, ko es sevi varētu tagad tā asociēt, bet es esmu tāda, kāda es sev ļoti patīk. Es gan neteiktu, ka es esmu sevi tādu izsapņojuši, jo es jau nezināju, kas tā var būt, bet man patīk tas, ko es redzu. Un tad man gribas to vienkārši noturēt kaut kādā ziņā, jā. Tajā attiecības stāstām visu. Tāda, kas man patīk, es esmu kļuvusi izprotošāka vispār pret, to jau es arī sākumā teicu, pret tām pārmaiņām, kas notiek cilvēku dzīvēs, attiecībās un visas vairs nāk, kas kāds būtu tāda kategorija. Tur tādām dažādām izvēlēm, ka katram ir kaut kāds savs. Jā, un mēģinu nebūt pamācoša. Tas ir mans tāds, skolotājs. Ka man kādreiz likās, ka es zinu, kā vajag citiem, kā dzīvot tā. Tāpēc es teiktu, laikam šoreiz nebūs tāds tēls, vienkārši. Santas labākā versija. Tā, kaut kāda. Es nedomāju tādā sliktā nozīmē, tas arī ir tāds novizēts, bet tāda vēl foršāk nekā es pat pati varēju izstāvoties kādas. Es jau teikšu, pareizi jau tu pateici, jo es arī par attiecībām domāju, tas domājas, ja tajā pēdējā etapā ar bijušo vīru es ieraudzīju savu sliktāko versiju, laikam kādiem es esmu varējis ieraudzīt, tad tajos pēdējos gados, kuru laikā es kaut kādā ziņā arī vēl gājusi cauri tam visam, tad, jā, es teiktu, jā, ka šī ir tāda labākā versija šodien. Iespējams, rīts var vēl labāk būt, bet cerams, ka neatrast atpakaļ. Jā, tā. Super, paldies tev liels. Es tad arī novēlu, lai tev izdodas atrast, tā kā tu saki, ka tad, kad būs tas laiks un kad būs tas klikšķis, tieši tādas tās attiecības, kā tev gribās un vēl paldies. Jā, paldies, ka uzaicināji. Šis bija podcasts Samsos ar Kristīnu Krēlu, un ja arī tev ir kāds stāsts, ar kur tu esi gatavs vai gatavi padalīties, tad es noteikti gaidīšu tev pie sevis